Es moderēju šodien. Labvakar mūsu nobīdes studijā, mūsu dīvāna stūrī. Labvakar. Uz dīvāna vai uz klubkrēsla? Uz klubkrēsla. Labvakar jaunajā 2024. gadā, zaļā pūķa gadā. Paldies, ka šī poga ir zaļā. Jā. Kādas sajūtiņas, kā mēs jūtamies? Ne par gadu vispārīgi, bet vienkārši šodien. Kādas šodien ir sajūtas? Šodien weird vibe man ir. Weird vibes. Ja būtu jāvērtē šādi vai šādi. Sagos šitā. Ar to tev. Es jūtos, lai arī esmu šeit nogulējis 10, varbūt vairāk stundas. Es tāpat jūtos noguris. Un šodien bija tā diena, kad man šeit visu laiku kaut kas bija jādara. Tāpēc man ir tāds, tā kā, viduvēji, bet nav labi. Bet nav arī slikti. Šitais tā kā vairāk uz labo. Vairāk labi, jā. Tas, ko domāju. Ir tas gandrīz piekrīt un gandrīz nepiekrīt. Jā. Tas gandrīz piekrīt, gandrīz labi. Gandrīz normāli. Jā, un tev pašai? Es teiktu, ka man ir tā kā arī vairāk uz labo pusi. Nav perfekti, bet ir bijis sliktāk. Okay. Arī labi pagulēju, bet bija nedaudz drāma darbā un vispār dzīvē. Bet tad satiku Aneti. Antu. Ak, Dievs. Antu un Aneta veco priekšnieci? Antu veco priekšnieci, ja es satiktu, man diena būtu tāda. I'm sorry, bet mēs visi zinām, ka man ir tā kā trauma vēl projām no viņas. Man ir mūrigi naktīs, kur viņi man zvana. Yeah. Oh my God. Jā, es gribu, lai tu viņu satiec. Just for the plot. Man liekas, ka viņi man nolādātu visu turpmāko dzīvi. Nothing but love for her. I love her. Like her. Viss kārtībā, bet jā. Neturpināsim par viņu, jo es iedomājos, ka paliks slikdien. Bet jā, ko jaunais gads ir klāt, un arī šodien mēs nedaudz pārunāsim par... Kas tas bija? Tas bija jaunais gads. Es nezinu, kāpēc, ka man to skaņu tā kā ienāca tāds krampis. Bet pārunāsim par to, kā mēs aizvedījām veco gadu, pārunāsim par to, ko mēs... Let me live! Vispār rakstot subtitrus. Man šīm divām epizožu tiktukiem man bija secinājums. Visvairāk šajā iepriekšējā epizodē runāja pāri Arturs. Viņš bija rekordists tajā. Jā. Un Santai vajadzētu arī pašai kādu dienu uzrakstīt subtitrus, jo, girl, es nezinu, tev vajadzētu iet uz rekordu kaut kādu, kā tu vari pateikt vienu teikumu milisekundē. Es nezinu, kā man viņu sadalīt, un tad es vienkārši nerakstīju kaut kādus vārdus vairāk, jau ko tu saki, jo I don't know how. Es tiešām nezinu, kā. It's crazy. No, but only love. Citreiz ir tā, ka es montēju kaut ko, un es gribu tā kā katot kaut kādā brīdī. Un arī mēs tā runājam, un tur nav, tur tā kā ir doma, viņa iet, pēkšņi sākas random citi vārdi pa vidu, un tur nav, doma nav. Man tāds, kur pie vēm, lai es spiežu fucking katpogu, jo tu nevari normāli sadalīt kaut ko. Man liekas, ka mums vajadzētu aiziet vēlreiz pie Mārtiņa Meijera. Uz praktisko runu. Nē, es nezinu, pēc, man liekas, ka viņai es nepatiktu. Jā. Bet viņi to neizrādītu tā. Viņi tā kā vienkārši lūgtu tev. Viņi to neteiktu, bet kādu dienu viņi saviem kolēģiem teiktu, manā grupā ir viena tāda dāma Letīcija. Lai gan, piemēram, Mārtiņš Meijers arī, bet man nedaudz uzvedās tā, ka man dažreiz likās, ka viņš var man heitu. Bet tā kā es nekad nejūtu tādu heitu, bet viņš vienkārši bija pret visiem dažreiz tāds... Viņš bija tāds īpats. Es nejūtu viņā heitu, jā. Bet zanē daudziņā tu justu. Es pateiktu netīšām kaut kur teikumu vidū, un viņai bija tāds ārā no manas telpas. Jā. Bet ne par zanu daudziņu šodien ir stāsts. Šodien stāsts ir par mums, Arturu, Santu un Letīciju. Atceries, ka mēs kādreiz iepazīstinājām viens ar otru nobīdes sākumā? Tā bija, jā. Tādu mēs darījām, jā. Ar jums kopā ar Arturs? Patiešām, mēs tā darījām. Mēs katrs braucām viens, es braucu Arturu, Arturs brauc tevi un tu brauc man vai kaut kā tam līdzīgi. Let's not do that. Bet, jā, tad es gribēju dzirdēt, kā jums ir gājis, kopš mēs neesam ierakstījuši, kopš pagājušā gada. Neesam tikušies gadu, neesam tikušies. Mums vajadzētu tos arī... Mums vajadzētu arī tos smieklus, kas ir tā kā tie sitcom smiekli. Kaut kur es mēģināju viņus dabūt, bet viņas nevarēja atrast. Šim bija tu kapus vadiem.
Kaut kas te. Well. Tehniskā pauze. Bet... Taču lūdzu. Artūru, atstāsim tevi uz saldomaizi, bet Santa pastāsti, kas tev ir, kas ir tavā vācelītē? What's new? What's poppin'? What's poppin' besides your pussy? Tā. Labi. Kas? Viss kārtībā. Oi, kas jauns? Es šodien kā ir nodot asins analīzes. Es nebiju viņas nodevusi kādus 4 gadus īstenībā, man liekas. Es atceros, kad es sāku idejas ar Artūru, es viņam teicu, jā, es tur smaģitāriet, blā, bet es katru gadu teicu asins analīzes, tā kā man viss ir kārtībā. Un kopš mēs esam deitojuši, nekad nebija bijis asins analīzē. Jo man patiešām bija bail, un arī šonakt es sapņoju, murgos, es redzēju, kā, ka man ņems asins, kad kaut kas, kad tas kaut kur briesmīgi. Nu, man patiešām, Bet īstenībā nebija tik traki, labi, es nevienu brīdi nestījos uz to, man bija tāds... Man šķiet, tas ir arī haks. Jā, jo... Bet jā, tev asins analīzes. Also, samaksāja €78 par to. Man bija tāds... Tev nav apdrošināšana? Un man ir apdrošināšana, un man bija arī nosūtījums. Un tāds, what? Ko tu pētīji? HIV? HIV ir bez maksas. Bet jā, tur vienkārši bija ļoti daudz, ko viņa atķeksēja, jo es arī teicu, ka 4 gadus nav bijusi. Un par katru lietu bija €5. Bet viņa tā kā tā Čiksa Gulbis laboratorijā. Viņa teica, ka tagad apdrošinātāji izdomājuši kādu jaunu feature, kad jau uz tā nosūtījuma nav diagnoze, kad apdrošināšana nesadz viņus. Man vienreiz fucking dirty bastards. Bet viņa teica, lai es iesniegtu apdrošināšanai sagaidu atbildi no viņiem un tad rakstu savai ārstē, lai viņi vienkārši kaut kā man uztaisa diagnozi, lai tā kā, jā, jo tā, laikam, tagad darot. Es zinu, jā. Tā kā kaut kādas, ka viņi sēc kaut kādu summu vienas slimības ietvaros, vai kaut kas tāds vienu notikumu ietvaros. Es nebiju nekad dzirdējis neko tāds, vienkārši zināju, kad man apdrošināšanai, ka tur bija kaut kāds limits, tur, piemēram, nezinu, analīzes, tur viņi sādz līdz €50, piemēram, vai, tā kā kaut kāds limits bija, bet, un ķip ar nosūtījumu, man tā, man tāds, kāda diagnoze? Kā tu vari diagnozēt cilvēku pirms tu viņam uztaisās asins analīzes, vai tu nedari tieši pēc tam? I don't know. Anyway, tas bija mans asins analīzes stāsts, jo tas bija šodien svaigs notikums. Vēl man liekas tā kā pusēji biroja darbinieku, man starp Ziemassvētkiem jauno gadu bija paņemts atvaļinājums to 1 nedēļu. Tas 3 dienas. Tās 3 dienas. Un es braucu uz Druškiningiem, man liekas tā to sauc, Lietuvā. Pašā. Tu zini to vietu? Es zinu, ka tāda vieta pastāv Druškinīgi. Kā cilvēki zina šo vietu? Es vienkārši tāda eksistē. Es kā nezināju, un es tieši domāju, tas Lietuvā aizbraukt, varbūt tur pašās kaut kur, varbūt kaut uz spā vai kaut akvaparku vai kaut ko tādu, es nezinu, kaut ko patīt. Man liekas, nekad nebija braukšas spā, jo man spā nav tā, ka man baigi, nezinu, agrāk būtu interesējuši. Es tieši domāju, ka tu būtu tāda, kas ietu. Nē, es tieši nekad nebiju gājusi. Tu esi tāda čepa, kurai patīk halātiņi. Un gulēt. Halātiņi nevienmēr nozīmē spā. Okay. Tu esi tāda čiepa, ka patīk halātiņi. Okay. Tā kā tiešām jau vajadzētu tevi uzzīmēt. Tas iet no halātā. Mežģīņu? Not that, no. Nē. Es tiešām iedomājos, ka tevi tā kā ar to dvieli virsū, gurķiem uz acīm. Nezinu, tu esi tāda spāčiepiņa. Nē, pēc vaibiem nē. Kas Anta ir spāčiepiņa pēc vaibiem? Nē. Interesanti. Anyway, un es kaut ko arī jautāju vecākiem, kur varētu būt Lietuvā, ja es kaut vietnī, ir tā viena vieta, ko visu laiku reklamē rādio, tie Druškinīgi. Tāds, the fuck? Ko jautājumu arī draugi, viņi tāds kā, jā, brauc uz Druškinīgiem, jo viņi pabeigusi turismu, tāpēc viņi jautāja, kas Lietuvā ir labs, ko apskatīt. Un viņi tas saka, jā, uz Druškinīgiem, man arī vecāki brauciem Druškinīgiem. Tur baigi labi, man tāds, kādi Druškinīgi, kāpēc visi cilvēki zina, ka tāda vieta eksistē? Un es nezināju. Bet jā, aizbrauc uz Druškinīgiem. Vai nav tā, ka Druškinīgi ir vienkārši burtiski pilsēta ar vienu apskats objektu un vienu spā? Tur īstenībā viņi ir tādi, tur tieši kaut kāds miljonus, man liekas, viesnīcas. Tur katrā viesnīcā kaut kāds spāveidīgie. Tur ir akvaparks, plus viesnīca, tur ir kaut kas vēl tur, Un tā vieta ir famous ar to, ka viņi ir uzbūvējuši tur tādu sniega arēnu, sniega halli, kur tu vari tā kā iet slēpot. Un skateboardu. Un tur ir, es nezinu, bet tur iekšā tikai sniegs, un tur no ārpus nav sniegs. Jā. Un mēs tajā dienā bijām kaut tajā spā, un pēc no tajā dienā mēs izdomājām, jāizbrauc uz akvaparku. Tur akvaparks bija lētāks nekā Līva akvaparks.
Un tur vēl bija tā, ka tu pēc to biļeti, un tur ir tā, ka tu vari pirkt tikai uz akvaparku, vai plus piepirkt arī spā zonu. Pat vienkārši pat parastajā akvaparka zonā arī ir pirtiņas, bet tajā spā zonā ir kaut kāds miljons pirtis. Tur ir visādi džakūzī daudz, tur ir āra pirtis, āra baseina, un tāds tā kā... Āra pirtis? Jā, tur bija ārā pirtiņa, kad tu iet pirtiņa, tad tu skrien uz to baseinu. Ārā. Tā kā normāli pirts. Jā, ārā. Okay. Un it was so good, jo man ļoti, es neteiktu, ka esmu tāds pirts cilvēks, bet es miltu vaika pirts. Man ļoti patīk vaika pirts. Tīpaši. Es neesmu īstenībā pirts cilvēks. Es domāju, girls never pirst. I'm not bursting. Sorry. Jā, un mēs vēl kaut kādus latviešus, protams. Mēs saviem vaika pirtī, un tur pēkšņi nāca kaut kādi latvieši, un tur, kur ar to sauli vajadzēja ieskrubēties ārā vai iekšā? Un mums bija tāds ākums, mums runāt, vai ne? Un tad mēs kaut kā sākam runāt, un tad dzird, ka mēs runājam latvieši, un arī, Klau, jūs ar to sauli berzējāties te iekšā vai ārā? Es varu iztēloties, ka tas bija tāds vecāks gados pāris. Īstenībā pat ne, tur bija divi puiši vīrieši, viņiem bija kaut kādi 27, 28 gadi. Gays. Es domāju, ka neņem tāds ļoti straight vibes bija. They always have that. Jā, bet kāpēc lai divi vīrieši iet pirtī un domāt par to, kur ar sāli skrubēties? Jo tur vienkārši... Straight vīrieši. Bet sāls bija tāds sāls. Tas nebija tāds sāls skrubīs, tur bija tāds koka muca ar sāli. Aha. Tā kā. Es esmu tik patīkam šobrīd. Ieskrubēties ar sāli. Jā, tādā vajag pirtī. Bija nice. Bet kas man fascinēja, bija tas, ka ejot iekšā tajā akvaparkā, mēs pērkam biļeti. Mums kā anglis, viņi saka, ka viņi nesaprot angliski, viņi var tikai lietuviski, krieviski vai poliski. Jo tā pilsēta ir pie tā kā apakšā, kur ir Baltkrievija, Polija, tā kā cauri visai Lietuvai pašā apakšā. Tu iegooglēsi mapē? Jā, druskiņikai. Viņi ir tā kā pie Baltkrievijas, Polijas, tur tajā pusē. Bet jā, man liekas, funny, jo es tā kā krieviski sāku viņai teikt, jo es kā krieviski māku primitīvi, lai es tā kā saku dva, nā, trī, časā, nu tādā, ka ķipa vārds saprast domu. Un viņi tad jautā, jums arī vajag uz to spā zonu vai uz tikai to akvaparku? Es atceros, kā bija spā zona, na baņi, vai kaut na baņi, un Artūrs tāds... No, just the two of us. That's funny. Na baņu. Es varu pilnīgi iedomāties, kā Viņš vienkārši stāv blakus vai kaut kā iesaistīties. Just the two of us. Jā, bet kad šā sieviete pie kāds nesaprata. Angļu valodu, bet ieiet iekšā, mēs sapratām, ka mums nav vieļi, jo mēs nebijām oriģināli domājuši braukt uz akvaparku. Un tur var izīrēt vieļus, bet jau ģērbtuvēs. Mēs pieejam pie tās izīrēšanas bodes, un es jautāju tur. Un tur tās sievietes, kas jau tā kā, tās sievietes, kas izīrē tās lietas, viņas arī savāc tos vieļus. Perfekti angliski runā ar mani. Es saku, can I have 2 towels? Yes, for how many? Un tad viņi saka, runāt angliski, un tāds, kāpēc šīs sievietes strādā šeit apakšā ģērbtuvēs? Please, switch them. Bet jā, tas bija nice. Also, draugi. Atkal kā es seni dabūju? Nē, thank fucking God, nē. Ak, Dievs. Bet es šogad to biju izdarījis 2 reizes, un es to izdarīju vēl. Es atkal paslīdēju. Un es apēdu zivi. Salauz roku. Jā. Un tā ir ģipsis pēkājuši. Es apēdu zivi. Es ēdu lasi. Un klausies pats labākais. Esmu tajā pirmajā dienā. Un es atbraucam stoju tajā stāvu. Un tur nav arī beigās veģetāšu. Man ir šāda sajūta, ka man gribas lasi apēst. Viņš tāda garš, ka man gribas viņu. Un viņš visu laiku man tā kā mēģina, man liekas, aizvest mani uz dark side. Es jā, bet padomāts, jūs tik garšīgi, viņas tik veselīgs, blablabla. Un es pasūtu to lasi, un viņš bija perfekts. Viņš bija labi. Nu, viņš bija perfekts. Viņš bija perfekts. Īstenībā tad, kad tu izdomā par to lasi ar zaļumiem virsū. Jā. Tad viņš man patīk. Un viņš man patika tik labi tās zivs, ka nākamajā dienā, kad mēs atām atpakaļ, mēs piestājām kaut arī viena no lielām Lietuvas pilsētām. Kā viņus sauc? Šauļi. Nē. Traķi. Paņeveži, Aupaņeveži arī ir labi ideja. Palanga, nē. Es esmu spēlējis spēli. Nē, Lietuvas pilsētas spēli. Alitus, Kauņas. Kauņas, jā. Un mēs sameklējām tur vienu tā kā Asian spotu, kur pārējais īstenībā perfekts Asian spots. Ja viņš būtu Rīgā, es gribētu, ka tur bija tā kā salīdzinoši lēti. Un nenormāli mazliks porcijas un garšīgi un it was amazing. Bet tur arī... Tas bija tāds... restorāna tips, kur tu pasūti, tev atnes šī bistro. Jā, restorāna veids. Tur viss ir iekārots, tur bija tās saknās plampiņas sakarināts, blablabla. Un es tur pasūtīju karpu arī. Karpu? Jā. So random.
Out of all the fishes. Jā, parasti. Karpa. Ok, nu, Jā. karpa bija kāda. Amazing. Viņi tur bija šis perfekti. Viņi man atnesa tādā čurkstošā podiņā, vēl īrītu folijā, un tā, kad viņš viss čurkst vēl tā kā, kamēr viņi nes man bija tāds, oh my fucking god. Bija jāsakas. Jā, tas gan bija mīnus, tur bija jāsakas, bet it was, tā visa Asian mērcīte, man bija tāds, Mīļās dzīves ir perfektas. es domāju, un es visu šo laiku viņas nēdu? Jā. Oh my god. Maybe you should switch it up. I don't know, maybe, bet Pesketārieti. tagad esmu atstājusi pagājušajā gadā. Šogad vēl neesmu paklupusi. Nezinu, jo tieši Jā. visiem ir tāds apēd zemeslodi, man tāds, es ēdu zivis apēd 2 zemeslodi. dienas Jā. pēc kārtas. Šis man ir Ok. apēd zemeslodi. Tev bija apēd. Bet tagad tu mēģini nepēst, tu esi vegāns. Nē, es neesmu vegāns, vienkārši turpinu dzīvot. Man nav bijusi zivs. Varbūt, ja man Ok. bija būt lasis, varbūt viņa apēstu, bet Skaidrs. neesmu vēl bijusi tur. Un vēl biju arī jaunajā gadā. Tur bija tāds laiviņas, man liekas, tur kaut kāds cream cheese pildījums. Tas bija garneļu pildījums. Garneļu cheese, kaut kāds krēms ir. Un es apēdu to vienu grozīņu, tas viņā man tāds, this is not cheese, this is garnel. Garnels. Shrimp. Tagad teicu, nu jā, tur jaunajā gadā bija laiviņas. Es domāju, ok, mēs esam pie upes. Es arī Pie stēlējos. laivas. Es gribēju Saka, priekšā stēlēties, ir jā. Zvejnieks, un viņš man izvejo lasi. Jā, un es domāju, what? Un Wow. tu saki, jā, ka tu apēdi laiviņu. Tad tas man savilkās viss kopā. Kur tu svinēji jauno gadu? Pie brāļa ģimenes Jelgavā. Jā. Ui. Jā, bet ko es vēl gribēju pateikt? Un vispār pirms tam, jo es gribēju braukt uz to Lietuvu, bet pirms tam skatījos kaut kāds ceļojums, un reāli uz Ēģipti. All inclusive, nedēļa, 300 eiro. Jā. 400 eiro. All inclusive, 400 eiro. Bet vienīgais, kas man nedēļa, bija tas, ka kā, tie datumi, jo man draugam viņš nevar paņemt 4 sezonu atvaļinājumu, tā kā viņš var tikai to darīt vasarā. Man tieši tagad tāds, es jau atvaļinājumu, kurā, tā kā, nezinu, jeb, oh my god. I know. Oh my god. Jamebook. Dzīvē tāds, what personal space? Jā, un tam bija tāds, oh my god, fucking 300 eiro all inclusive Ēģipte, kaut kāda 4 zvaigznes Cik viesnīca. ilgu? Uz nedēļu. Jā, bet tur jāstāsta, jo tur var būt arī kaut kādi scams. Jā, maybe. Džimbā. Varbūt arī tās bildes izskatās smuki, bet tur patiesībā ir ļoti. Jā, esmu Jā. dzirdējis, ka Ēģiptē tā var būt. Bet jā, un tur bija ļoti, nu, tā kā, bet ļoti daudz īstenībā tādu piedāvājumu. Tieši tagad, ja šajā sezonā man bija tāds, oh my Jā. god. Tāpat kā vasarā uz Turciju var patiesībā Jā. ļoti. Jo man liekas, Turcija un Ēģipte ir tās vietas, kur tā kā. Un viņus arī ir vislabāk pirkt caur šiem Tur, turpinātājiem. jā, tur uz vietas. Es nevaru Džimbo, kādā Turcijā tu man- izdomāt, kā man Džimbo, tikt līdz kaut lejā. kādai vietai. Lejā. Un- Nē. Jo man tikko arī drusku stāstīja, ka viņi mēģināja pati dabūt savu Druška. Ziemassvētku. Jā, ui. Juška? Nu, es Šautās jūs, ka Petruškai. noklausījos epizodi. Bet jā, kad viņi teica, ka viņi mēģināja pati nopirkt uz Ziemassvētkiem braucienu uz Eģipti. Tas esot bijis. Viņas aprēķinājās, ka also tas viss kopā būtu izmaksājis 500-600 eiro cilvēku. Bet, jā, tad viņi paņēma savu turoperatoru, viņai bija 350. Jā, mums vajag vienkārši visiem. So. Ja mēs nobīdes epizodu no Eģiptes. Man ir bail braukt uz Eģipti, to be honest, jo tur netālu ir kara darbība. Un es domāju, ka tieši tāpēc arī var būt, ka tie ceļojumi lētāki. Bet tur nav visu laiku kara darbība. Nu, Mēs varam tagad uz- Izraela ir Palestīna aktīvāk karo nekā iepriekš. Bet tas jau ir Mēs tik varam- tuvu Eģiptei. Jā, tā kā Palestīna, Gazas josla un Palestīnas bēgļi tā kā grib nākt iekšā Eģiptē. Tāpēc, Tas ir turpat. Nu, tas tāpēc varbūt braucam nav uz tā kā tajā Itāliju. Kairā, kur Jūs tā tieši- kā ir, jā. Eģipte jau ir tā kā liela, bet Jā. sanāk, ka tas savienojās, jā, un tas ir tieši uz robežas. nepalikam Eiropā, piemēram, Itālijas ziemeļos. Tas jau nav vairs 300 eiro. Bet tas, ja tas nav 300 eiro, tas nav all inclusive, ka tu nedēļu sūdz kokčiku pie basēna vienkārši čilo. Atrast kaut Es domāju, ka drīzāk vasarā uz Turciju. Tā kā es biju. Varam. Un tur, kur es biju. Tieši Jā, tāpat. tur. Tā paša Tur istabība. bija Jā. ultra all-inclusive. Oi, living. Tur bija tā kā sulainis. Jo, plus, domāju, pat ja es tā kā nedēļu dzīvotu Rīgā un katru dienu iet kaut kur ēst ārā, es izsarātu daudz vairāk nekā tā nav. Tā kā Jā. kaut kāds 300 fucking eiro. Jā, Jā. es esmu dzīves piemērs tam. Dzīves Jā. piemērs. A, tagad uz Turciju nevarēs braukt? Tur nav sezona. Nu, jā, tas viss no manis. Viss? Tiešām labi. Nu, ar to vēr vaļā vārtus lielos. Man ir jāver vaļā vārti. Man liekas, ka man atstās uz saldoēdienu. Nu, tā kā
Tagad ir saldais ēdiens atnācis ātrāk. Skaidrs. Jā, tā tad, Ziemassvētki. Bija Ziemassvētki, bija forši. Bet mans tāds lielākais jaunums ir tas, ka es spontāni izdomāju, ka es svinēšu jauno gadu Spānijā, Malagā. Hola, soy Arturo, soy 24 años. Sí. Oh my God, of course. Arturs has lost his Sweden ways. Jā. Arturo, soy Arturo, soy Jā, sí, claro. Es teicu Arturo, tāpēc, ka ja viņiem saka Arthur, viņi nesaprot. Viņi vienā reizē man tagad gāja uz tādu vienu vietiņu. Arthur? Ko viņi nesaprot? Viņi saka, go away. Meģamo Arthur. Vienā vietā, kur paprasīja manu vārdu, es pateicu Arthur, un man tur rakstīja Atur. Atur, jā. Ja tu saki Arturio? Vai nē, es teicu Arturo, tāpēc, ka tāds vārds arī viņiem ir. Tas būtu tāpat, kā es teiktu Leticia. Leticia. Nē, man liekas, ka mūsu spāņu valodas pasniedzēja teica, ka Leticia. Oh, wow. Bet jā, tad spontāni izdomājām aizlidot uz Malagu. Pirmkārt, pirmo reizi lidoju ar Air Baltic. Rich. Uzslēdz. Am I cash? Tu domā cash? Jā. Es esmu always been a Ryanair girlie. Un es jau, protams, stresoju par to, ka Dievs, man ir tikai viena soma. Izrādās, mums ar šīm te darbinieku biļetēm Air Baltic, man liekas, var 2 somas. Jā. Bet pēc tam, tā kā mums bija tās darbinieku biļetes, izrādās, ka jau paralēli iekļautajai bagāžai, kas bija rokas bagāža plus small personal item, mums vēl bija 3 lielie čemodāni iekļauti. Oh, wow. Jā, es varēju braukt ar čemodāniem uz Spāniju, bet man likās, cik lieki uz 4 dienām braukt. Bet jā, aizdojām uz Malagu tur. Plus 22 grādi pa dienu, plus 12 naktī. Tā bija kā paradīze. Tā tiešām bija kā paradīze. I loved it. Protams, bija anxiety, jo es atkal braucu uz nezināmu vietu, bet man vismaz bija mans eksperts Elsbete līdzi, kur ir bijusi Malagā vairākas reizes. Un, kurš mēs aizbraucam uz turieni. Pirmais, ko mēs izdarījām, mēs ielidojām 31. Tā kā tie dienā 3 pa dienu vērās ciet veikali, mums bija tas, mums jādabū alkohols. Jo, protams, arī pirmajā nekas nestrādās. Everything's gonna be closed. Mēs aizbraucām uz shopping centru, uzreiz iegājām veikalā, un viņiem ir veikals Mercadona. Un viņiem ir tāda dziesmiņa. Mercadona. Lieka informācija, bet es vienmēr dzirdu šo. Nopirkām tātad Tinto de Verano un karameļu vodku. Tinto de Verano būtībā ir sarkanvīns ar limonādi sajauts kopā, kas ir viņu vasaras dzēriens ļoti garšīgs, €50 par pusotru litru pudeli. Un karameļu vodka ir tāds tas ir basically karameļu liķierīts tādā metāla pudelē, 20% par €7. Es viņu atceros daudz saldāk un daudz šķebinošāk nekā viņš bija. Un beigās nebija nemaz tik ķaki, un ļoti garšoja, ļoti ātri piedzēros no viņa. Tur uz tās puteles rakstīts Baltic Prestige Recipe. Nekur Baltijā neesmu redzējis. Nekur. Es pat tādu to blendu, kaut kāds klemep, kaut kas tāds, nekad neesmu redzējis. Plus nav tā, ka kaut kāds karameļu liķieris būtu mūsu tradicionālais dzēriens. Jā. Tad mēs aizgājām paēst Spānijā tādu vietu kā nosaukumu Cien Monteditos, kur trešdienās un svētdienās tu vari dabūt tādus mazus sendvičiņus, šie tādus tiešām. Visu kaut ko iekšā pa €1. Pa €1, kas nozīmē, būtībā es pasūtīju 8 tās sendvičiņus, vienu kannu ar Tinto de Verano. 8 sendvičiņus? Jā, 8 kāpēc šīs dod ar pašu enerģiju kā močī bumbiņas? Šīs dod ar pašu enerģiju kā močī bumbiņas. Ķipa kaut kas viens lēts maziņš, bet ar tur vienkārši goes all in. Jā, es nopirku 8 sendvičiņus, tad vienā rokā man ir tie sendvičiņi 8. Pasties! Kā viens cilvēks arī daudz maizi apēst? Un tur viņas pildīts visu kaut ko. Viņi daudz cilvēku nekā es domāju. Man bija Kāda bija tev lielopu. vēderizē pēc tik daudz miltu produktiem? Jāatzīst. Tev vēl bija tas stāstījums, kad tu pēkšņi jāies. Tas man bija priekšpēdējā dienā, kad man pēkšņi jūtu, ka nāk ārā ātri. Mēs bijām tajā brīdī kaut kādā parkā. Un otrā rokā man kāpēc visiem vīriešiem ir tādas vēdera problēmas?
Kas tas pēc tam, bija? mans veipiņš pēc tam pacelšu. Un otrā rokā man ir viņu gardākais ēdiens, man šķiet, kas ir palomītes de queso gudo. Jeb tādas siera bumbiņas ar kausātu sieru iekšā, un viņas pasniedz ar zemeņu ievārījumu. Un, pēc katra tā mazā sendvičiņa es sevi apbalvoju ar vienu no šīm. Tā bija 10 arī bumbiņas? 8. Tu apēdi 8 bumbiņas un 8 sendvičus. Visu šo apēdu iesūtu sevī. Kā? Bet es nebiju. Es biju. Kad es saku, ka tu prezentēji to sendvičiņus, es iztēlojos tādu mazu. Un tā ir tāds mazs maizītis, kad tur tas kociņš vēl vidū. Kad maz maizītis, bet tu rādi sendviču. Jā. Tā sendviču. 8 sendvičus. Jā. Kā viens cilvēks? Nezinu. Es nezinu. Jā, pēc tam mēs aizgājām apakaļ uz veikalu, jo tad mēs domājām, vai labi nopirksim arī kaut ko pāriest, lai nav tā, ka mēs tikai dzeram. Bet tas savā ziņā bija gudri labāk pāriest un tad iet uz veikalu nekā iet izsalkušam. Jā. Un tad tajā pašā dienā ir tā, ka mēs palikām hostelī. Mums bija hostelī savs private room divatā. Tas hostels, kādu hostelu tu vari dabūt par 140 eiro uz 3 naktīm Malagas centrā, private room. Tā kā nebija the best, bet nebija arī the worst. Ir bilde? Nē, laikam nē. Bet, varbūt, ka man ir. Nezinu. Tagad es neredzu. Tad laikam nav. Man ir selfijas, kuras dzeru tinto tajā istabā, bet tas neskaitās. Tā kā, basic, burtiski. Kāpēc tā sēd? Man sāp riba pašam. Viena riba? Jā, man liekas, ka man ir neērti vienai ribai. Es domāju, izņem ārā viņu. Viņš ir ļoti neērti. Tu varbūt tas spilvens neērti liekas. Bet, zini, man šeit kaut kāds 2 dienas riba. Vakarā guļu, man liekas, kaut kā neērti. Es liekas, ka tā riba, ka viņi atrodas... Ko es nervs, ne? Nevar būt. Man liekas, ka tā ribai tu nevar, ka kaut kas nav pareizi. Ka tā riba ir aizgājusi uz citu pozīciju. Kaut kas nav. Šis būs thumbnails. Man liekas, ka man tā riba saskars kaut kādu citu. Kaut kā turās orgānā iekšā. Es nezinu. Ja starpība nervs ir tāds šķiet, ka tu tūlīt tas iztriek būs. Kaut kas nav. Es varu stāvēt kājās. Tu vari piecelties. Nē, tu vari sēdēt, kā tev ir. Mēs visu laiku vienkārši tāda. Stāv kājās. Bez galvas. Tā kā tajās multinēs, kur nebija galvas. Jā, tur vecākiem tajā chicken and cow, tur vecākiem nekad nebija galvas. Es vienkārši sēžu tādu taisnumu. Jā, tu vienkārši pēkšņi taisnu, tad ir tāds, ok, slēj. Bet, jā, tad ir tā, ka mēs ar hostelu bukojam savu tādu aplikāciju Hostel World. Vispār iesaku iečakot, kur ir tā, ka tad, kad nobuko hosteli, tevi pievieno čatā ar visiem ceļotājiem, kas tajā laikā brauc uz pilsētu un pievienot arī tavu hosteļu čatā. Mūsu hosteļu čatā nekas nenotika, bet lielajā Malagas čatā tur notika kaut kā tur baigie plāni jauniem gadam. Tāpēc mēs pievienojāmies Instagram grupai, kurā bija 20 cilvēki. Un tad, kad mēs nolaidāmies Malagā, es uzrakstīju ar to, ka hey, we just arrived, is there anything happening? Un neviens no 21 cilvēku neatbildēja. Izņemot viens vācietis, tāds Danny, kurš bija izspļauts mazā Kārlīša straight versija. Es nevaru domāt, mazā Kārlīte straight. Es varu, laikam. Lūk, un jā, tad mēs viņu pavadījām īstenībā 2 dienas. Viņš zina, ka es par mazo Kārlīti. Viņš jau ka uzzinās, jo viņš uzzināja, ka viņu sauc par Taylor Swift. Kā tu viņu nosauci? Taylor Swift mīļotājs? Kaut kā. Fans gan jau. Bet šautos Kārlītim. Kāpēc mazai vienkārši Kārlītim? Arturs viņu sauc par mazo Kārlīti. Bet viņš ir mazais Kārlītis. Tev, jā. Viņš nav mazais Kārlītis. Tagad es domāju par viņu, man vienmēr prātā ir tas, kā mēs visi tevījām pie Taylor Swift tajā Tallinas kvartālā. This is so good. Labi, atgriežamies pie Kārlīša. Jo viņš uzrakstīja lielajā čatā, is there anyone up for hanging out and whatnot? Un mēs viņam atbildējām, ka we are up to whatnot. Tad viņš atnāca uz mūsu hosteli. Mēs pasēdējām, mūsu hostelim bija a rooftop, ja basically tas bija, ķip uz jumta, bet, tu neredzēji neko, kā tikai citus pārējos jumtus. Sēdējām, iedzērām tinto, iedzērām šo karameļu vodku, sadzēros jau tad, un tad mēs gājām uz centru, jo centrā notika visas lielās svinības. Jo, protams, visur citur, ja gribēji uz restorānu, tev jābūt ir
rezervācijai. Kāds parasti notiek, klubiem visiem bija ieejas maksa vai biļete bija jānopērk pirms tam. Tāpēc mēs gājām uz galveno viņu to centrālo laukumu. Pirmkārt, packed. Man šķiet, ka visa malaka bija sagājusi tajā mazajā laukumiņā, kas ir tikpat liels, cik laukums pie Rīgas domas. Tur pat neiekļaujot visu daļu, kas ir aiz okupācijas muzeja. Ļoti maziņš. Un kur ir lieta? Spāņiem pirmkārt ir tradīcija, ka viņi, ne tikai spāņiem, daudziem ir tradīcija, ka 12 sekundes pirms jaunā gada ir katru sekundi jāpēd viena vīnoga par godu nākamajam. Redzējuši, ka tā kā 12 grapes, tā var būt savu lover nākamajā gadā. Vismaz tā tik saka. Jā. Bet viņas esam galdījā. Jā. Katrai valstī ir kaut kāda sava tradīcija, bet dzīves, ok. Un mēs jau... Varbūt vajag tā kā sēdēt tur. Es nezinu, man liekas, kaut kas nav right. Man liekas, man tur durvis. Es jūtos tā kā es kaut ko būtu skrējusi, man durvis tā kā ribā, bet kaut kā liekas, ka tas kaus durvis citos orgānos, ka viņam tur nav jābūt. Bet man tā ir bijis kādreiz arī. Es vēlos pēc starpribu nerva vienkārši. Varbūt, es nezinu. Man ir pēc laikā gūžā bieži. Šitā guļot ir labi? Nē, man nepaliek labi. Es vienkārši mainu policiju. Okay. Man liekas, ka, ja es sēžu šitā, tad šis ķermenis saucīs, un tas nervs tā kā duras tur tālāk. Tā kā tas rības beigas duras krumā pārējā ķermenī, kuriem nevajadzētu durties. Tu vari sēdēt arī tā. Es varu neskatīties ar to, man nevajag. Arī var tā, jā. Jā, un tad, mēs pēc tam tajā Mercadonā mēs nevarējām atrast tās vīnogas, jo, protams, visi Spāņi viņas bija izprikusi. Un bija tā, ka mēs izlasījām, ka tajā pilsētas laukumā tur dalīšot šīs vīnogas, kā arī dalīšot tos party favors, ko viņi velk katru gadu uz jauno gadu, kas ir tā maska, parūka, kakla rota un tā taurītā. Tā. Mēs sapratām. Tā, jā. Bet pirms tam mēs bijām aizgājuši uz kebabu šopu, gribējās paēst. Es tajā brīdī pilnīgi drunk. Skatījos Latvijas televīziju, jo es gaidīju Rinkēviča runu. Noklausījos Rinkēviča runu, un pēc tam mēs arī dziedājām skaļi Latvijas himnu. Un mēs viens otram, es un Elzbietei, mēs viens otram vēlējām laimīgu jauno gadu, jo Latvijā tajā brīdī jau bija jaunais gads. Spānija būs vēl tikai pēc stundas. Zvanīju uzreiz mammai, zvanīju uzreiz omēm, sveicu viņas jaunajā gadā. Un tā, ka mēs viens otram vēlējām jauno gadu, tikmēr mums kaut kāds spānis gāja garām un teica, not yet. Un mēs viņam teicām, no, it's in our country. Un, jā, un tad un ir jautājums, vai šeit ceļumā satiki kādu zviedru? Mēģināju, bet zviedri, es dzirdēju lidostā vienu zviedru pāri. Tā, ka mēs gājām pa Vecpilsētas, ieraudzīju, ļoti interesanti, bija Svetbanka logo, un uzrakstīts blakus Fastihiets Biron, zviedriski ātruma birojs, bet man šķiet, ka Fastihiet bija ātrums. Bet tajā birojā tu varēji, tā kā tas būtībā bija mākleru birojs. Pēc Svetbanka logo. Bet Svetbanka logo visu, jā. Un Svetbanka viss tā kā, visu grafiskā identitāte, jā. Ļoti interesanti. Šautās Svetbankai. Jā, un bija vēl kaut kāds uzraksts zviedru valodā. Bet faktiski zviedrus es tur nesatiku. Nē, bet atbraucu mājās ar žurnālu, kas ir Spain for Sweets. Jā. So random. Man tagad stāv mājās, varēšu lasīt un saprast, ko tad Zviedriem darīt Spānijā. Bet labi, atgriežoties apakaļ pie šī stāsta. Tagad mēs pēc tā kebabu šopa aizgājām uz to, un gājām jau pēc tam uz to galveno laukumu, kur notiek koncerts. Tur dziedāja arī Despacito, protams. Tad es ieraudzīju, ka vienai sievietei rokās ir mazs maisiņš ar vīnogām. Es pie viņas, es viņai prasu, do you speak English? Viņai tas, yo no hablo inglés. Un tad tajā brīdī es mēģināju kaut kādā pilnīgi lauzītā spāņu valodā paprasīt, kur ir tās uvas, viņas sauc par uvām. Un viņi kaut ko parāda, ka viņi kaut ko tur stāsta, ka ja ir taisni, ja ir pa kreisi, es tā sapratu. Un es tā arī darīju. Es gāju taisni un pa kreisi. Cauri visam pūlim es ieraugu tāda milzīga balta telts. Es domāju, tur jābūt. Mēs aizējam. Un es man šeit nostājos priekšā kodiem visiem cilvēkiem. Pirmkārt, visiem ir garām tas pardon. Un visi ir pēkti tādā festivālā. Ziniet, kāds koncertos ir pirmās 5 rindas, tādas bija 27. Un tu vienkārši līdzi ņem visiem pa vidu? Nightmare. Of course you did. Un es tagad pieeju klāt pie tā galda, es ieraugu, ka tā ir tā īstā vieta. Es viņam saku, tres uvas y uno
Viņš pielīd priekšā visiem tiem cilvēkiem? Jā. Tāpēc, kā tev nav kauns? Tāpēc, ka man vispār tajā vakarā nebija kauna. Viņš pielīd priekšā visiem cilvēkiem, kas stāv rindā. Un... Jā. Es arī tā darīju jaunajā, bet es pastāstīšu pēc tam. Lūk, un tad mēs dabūjām to visu, ko mums vajadzēja dabūt. Un tad mēs izdomājām, ka iesim ārā no štā pūļa. Tikt no ārā no tā pūļa arī ir impossible, jo viena grib tikt iekšā, otra grib tikt ārā, un tad ir šitais te, ka turās pretī, un tā kā neviens nekur nevar aiziet, jo neviens nevar paiet ne pa labi, ne pa kreisi. Šausmīgi. Un tur bija arī kaut kāda pilns ar bērniem ratos, un kurus tā kā vecāki stumj un mēģina tikt cauri, viņiem šķiet, ka tas palīdzēs. Beigās nonākam līdz vietai, kur ir brīvāks. Mums vēl jāgaida kaut kāds 45 minūtes, mēs kaut ko stāvam, runājamies, un tagad jau tuvojas tā pusnakts. Un var redzēt, ka cilvēki jau stāv ar tām vīnogām jau gatavi. Pirmkārt, man vajadzēja tās visas vīnogas circumcisēt, jo viņās bija atstāts tas kā viņi sauc? Tas kātiņš, kātiņš, kā arī tajās vīnogās bija kauliņi. Bet dāvinātam zirgam dzūbas neskatās laikam. Pagaid 12 sekundes vai 12 minūtes? 12 sekundes. Wow, jā, tev 12 sekundes laikā ir jāpēr viņas. Un parasti tā, ka tie zvani, kas zvana, uz katru zvanu tu tā kā liec vienu vīnogu un tā. Un tā kā, tuvojas tā pusnakts, es ieslēdzu savu kameru, lai filmētu, tā kā mēs tūlīt ēdīsim. Tas ātri, daži, domāju, sekundē ātri. Jā. Un es tieši redzēju TikTok par to, ka got to hospital because one of the grapes got stuck in my esophagus. Un tad pēc tam sanāk, un tā kā mēs dzirdam, ka tā kā ir tāds cheer, tāds bet mēs nedzirdam tos zvanus. Vienkārši vienā brīdī mums bija tas labi, apēdīsim visas vīnogas, novēlējām viens otram jauno gadu un laimīgu jauno gadu un gājām prom. Sapratām, aizgājām līdz promenādei. Promenādē redzējām kopā 3 salūtus, jo Spānijā salūts ir aizliegts. Jā, tas ir ierakstīts tagad kaut kādā dzīvnieku aizsardzības likumā. Daudz, kur, man liekas, jā, ka tā kā aizliegts. Un plus vēl tur bija ļoti populāri tie crackers, kuri tu aizdzirdi, no tevis tur apakš, tev sajūt, tas kaut kādā geto nonācis. Honestly. Un tad mēs meklējām, kur var aiziet lēti iedzert kaut ko. Un es iegooglēju cheap student bars in Malaga. Atradām kaut kādu vienu, gājām uz to. Viņš bija ciets, bet pa ceļam mūs beināja šitie te, ziniet, ārzemēs ir tie klubu promoters, kur nāk klāt ar ko, you come inside, you buy entry and you buy drink, I give you free shot. Un mēs tā kā prasam vienam čalam, kurš mums ir uzrunājis, how much? You don't worry, you just pay for the entry and for the cocktail, I give you a shot. Mēs nostājamies rindā. Un tur tas milzīgs bounceris, tāds, kur tiešām tur redz filmās, tas milzīgs bounceris, viņš tur skatās, un labi, mēs tiekam iekšā tajā klubā, un tur stāv pretī meitene. Es viņai prasu, how much? Viņa saka, €20. Man tāds, thank you, izgāja ārā. Nemaksāšu €20 par vienu dzērienu un vienu šotu un entry, bet tajā pašā laikā nav jau arī mēs tik dārgi. Pēc tam mēs izējām ārā, vēl kaut kāds čels jau pienāk un jau liek aprocis virsū mums uz rokas. Mums viņam tāds, €15 entry and drink. Un tajā brīdī mums bija tas, zini, varbūt, bet mēs domājam, labi, nē, iesim vienkārši tālāk, skatīsimies, kas notiek. Tad arī redzējām, bija viens tāds tā kā ķipa sporta bārs, bet es viņu vairāk nosaucu tā kā, ka tuvākais klubs, kas viņam varētu būt, ir Pūce. Jāatcerieties, kāda bija Pūce. Un tur mēs bijām klāt arī pie tā bouncera, kurš arī ir tāds milzīgs, bet nevis muskuļiem, bet vienkārši asins. Un mēs viņam paprastam, how much for getting inside? Un viņam tas, one drink €10, two drink €15. Bija tas, zini, paliekam šeit. Mēs palikām tur, katrs paņēmām sev 2 dzērienus, un tur ir tā, ka viņi nesmādē alkoholu. Tajā es dzēru tekilas skinībičus, glāze bija tik liela, tekila bija vismaz puse. Paradīze, bet, es izdzēru kaut kādus 5 vai 6, un viens koktēls maksāja $7.50. Pirmkārt, es no tā bāra nozagu vienu šito te, ziniet, ir tas šotu. Protams, ka tu nozagi kaut ko ar to. Viņš bija man jātur par rokai. Ar to kleptomāns. Bet pēc tam es dabūju pausību. Nevis no bounceriem vai no bāra, bet pats no sevis. Tagad es jau biju pilnībā drunk, pirmkārt. Es netīšām piezvanīju manam landlordam. Tas ir, jā. Atkal, tā kā viņš netīšām piezvanīja 112. Jā, rekur tā kā parādās 2:45 no rīta. 1. janvārī, kas nozīmē Latvijā bija 3:45. Oh my God. Kaut kā stāv un es redzu, tā kā kam spīd šitais te
telefons, es pastos, tagad vārds uz vārds. Manam landlordam es atspiežos, un pagāja 3 minūtes, kamēr es uzrakstīju normālu tekstu, viņam atvaino jaunā gada svinību laikā saspiedās. Daudz punktu. Lai dzirkstīja. Viņš man atbildēja ar vienkārši emoji. Dzirkstīja! Oh my God! Mēs jau bijām parakstījuši līgumu uz nākamo gadu. Jā. Well, es domāju, ka viņam patīk tāpat. Bet tagad es esmu pie sava pēdējā dzēriena. Mēs tagad sēžam pie galda, es, Elzveta un tas Danijs. Un es izdomāju, zini, man gribas vēl padarīt muļķības. Un es redzu, ka man blakus stāv šampanieša pudele. Man bija tas, zini, ieliešu šo šampanieti savā glāzē. Es ielietu to šampanieti tur iekšā savā glāzē, savā, jau tekilā un citronu fantā. Un es paceļu, un es redzu, ka tur iekšā ir melni gabaliņi. Man tas, what the fuck, es trīpoju, tā kā kas ar mani notiek, man likās, ka man sākās halucinācijas. Es nolieku to glāzi nos, es pastu to glāzē iekšā, tur iekšā ir cigarešu izsmēķi. Mīļais, pats sev šito nodarīju. Pats sev šito nodarīju. Nu, tad lūk, tā tad mācība, nelejam aizdomīgus, pirmkārt vispār, nelejam nezināmus šķidrumus savās glāzēs. Bet jā, es atceros kārtīgi, nākamajā dienā tā bija. Jūs to glāzi? Nē, to glāzi nē, es viņu atstāju, un es paņēmu citu, vēl tieši pavisam pēdējo. Mēs gājām mājās, pagulējām, pamodos ap kādiem vieniem, aizgājām uz KFC, pasēdējām pļažā. Ko? Pļažā? Pļažā, pludmalē. Kāpēc nevar teikt vārdu pludmali? Ko vispār nozīmē pļaža? Nu, tas ir no krievu valodas, mēs saprastu. Bet vēl spāņu valodā ir pļājā. Kur tu par iemācies? Vamos a la playa. Pļaža. Kur tu par iemācies? Ejam uz pļažu. Pirmo reizi dzirdu, ka tu izmanto tādu vārdu. Es... No kura nošpakoja? Oh my God. Kurš tā saka? Ui. Es nezinu, es esmu teicis pļaža. Esmu. Nu, ne tā kā nebieži, bet labi. Bet okei. Jā, tā bija tāda paģurdiena vakarā. Vakarā mēs aizgājām uz tādu bāru, ko sauc Maņāna. Jā, nebija tāpat kā mūsu mājās Maņāna, bet tas bija bārs, kurš pieder 2 latviešu brāļiem, kuri vienkārši pārcēlās uz Spāniju. Tas Edgars un Roberts. Un Edgars pats bija tur uz vietas. Es viņu iepazinos, un, protams, viņi runāja latviski, un mēs viņu tur vēlējām jauno gadu. Un tad tur es dzēru dzērienu ar nosaukumu Kalimočo, kas ir sarkanvīns ar kolu. Jā, ļoti. Es nesen gribēju tā dzert arī. Jā, un tā sanāk bija pēdējā nes, kad mums bija Danija, bet pie mums bija atbraucis Antonio, Elizabetes draugs. Antonio Banderas? Jā, tieši viņš. Tāpēc tam trešajā dienā, kas bija 2. janvārs, mēs domājām, ka mēs vienkārši uzhaikosim. Tajā dienā bija 22 grādi, bet tā, ka mēs haikojām, bija sajūta, ka bija vismaz 30. Uzkāpām augstākajā godā Malagas vietā. Ļoti karsti bija, un es nebiju paņēmis nevienas šortus un nevienas īsās zeķes. Bija tikai garējās biksēs un visu laiku tikai teikraklām. So sweaty. Varēja ņemt to koferi un vilkt šortiņus. Vajadzēja ņemt to koferi un vilkt šortiņus tieši tā. Un tad, ja mēs lidojām mājās, tā pēdējā dienā īstenībā nekas nenotika, tikai tas, kā man... Nē! 2 lietas. Viens, pēdējais vakars Malagā. Man sākās vēdra problēmas. Es tajā brīdī pasaku Elzbetei un Dalījā, ka es aizskašu līdz hostelim, paņemšu sorbeksiņu, drīz būšu apakaļ. Es tagad eju uz mūsu hosteli. Pie mūsu hosteļa ir kaut kāds bārs, ir kaut kāds klubs. Un es viņu nebiju pamanījis pirms tam. Es jau tā kā, bet ejot uz centru, es pamanīju, ka tur kaut kas ir. Un es tagad eju uz hosteli. Es dzirdu, ka man kaut ko tur saka, ka man kaut ko tur kliedz, un man uzsvilpa. Es pastošu uz to pusi, un sieviete tā kā parāda man savus pupus. Oh my God! Un es neko nesaku, un es neju vienkārši garām. Tu stand to speak! I was! Te pupiņi bija kā tāda. Pupiņi! Tā kā izdāk ārā, viņa tā. Viņa tā vēl bišķi flying. Labi, es tagad aizēju uz to hosteli, izdaru visu, izdzeru savu sorbeksu, tagad eju apakaļ. Tagad es eju. Un ko viņi teikt, vagīni tā parādīja? Nē, tagad es eju uz centru, eju garām atkal tajā pašā vietā. Es nezinu, kāpēc gāju garām tajā pašā vietā. Un viņa tur kaut ko saka. Atkal. Tāpat sieviete, viņa atkal kaut ko man saka. Es viņai saku, gracias, pero no. Gracias. Gracias, pero no. Un tu vari izbeigt.
Paskrājies. Nē. Un tajā brīdī viņi man prasa, where are you from? Es iesaku from Latvia. From Boobland. Latvija. Jā, un viņi tagad nāk man vēl tuvāk. Viņi tas, where is it from? Un es iesaku, viņi vienkārši nāk man tuvāk. Es vēl nesaprotu, jo kas tev bija virsū? Tu biji kaut ko ļoti straight uzvilcis? Man bija melnās bikses, tāds melns krēkls, tāds. Tas, kas man bija storijā, tas, kuras, pagaid, es parādīšu. Bet spāņu vīrieši, viņi ir tādi flamboyanti. Varbūt arī, es domāju, kā? Es domāju, ka neatšķir. Šis krēkls mugurā. Tas ir pēc tāda spāņu straight. Jā. Un es saku, near Sweden, Finland, in the Baltics. Genuine saruna ar viņu ir. Jā, un you know, there's Sweden, un tikmēr viņai tāds. Un viņai vienkārši pliki pupi. And then there's Sweden, then there's Finland, and then there's Latvia. Kāpēc jūs assuming things? Kas tev šiem teica, ka viņi radīja tev pliks pupus? Viņi pirms tam vienkārši noflešoja, tas viss. Tagad, tagad viņi nāk man klāt, un viņi man, labi, es viņiem pasaku, tā kā, un viņi pienāk pat super tuvu. Viņi sāk taustīt savas krūtis, un viņi man ir pie auss. Viņi tāda, come inside, I can suck you off very good. I have a room upstairs. Please come inside, have a drink. Nē! Pirmkārt, kāpēc tu apstājies, lai runātu ar viņu? Honestly, an experience. I was too stunned. Ko darīji? Tu negribēji a straight experience? Es saku, thank you, but I'm gay. Un es, okay. Then let me hug you. Come inside. Un viņi tā kā velk man aiz rokas. Viņi tāda, come inside for a drink then. Un man bija tāds, nē, man jāvakar pie draugiem. Vai viņa bija prostitūta? Viņa bija prostitūta, Obviously. Un pēc tam, just a friendly person. Tagad es nācu jau mājās pēc mana naidauta. Bija tas, ka tas klubs jau pats bija tā kā aizvēries, bet blakus klubam ir tā kā kāpņu telpa, izgaismot kāpņu telpu. Mēs ejam garām, bet es gāju pa otru pusi ielai, un es vienkārši pastījos, kas tur notiek. Un tā sieviete, tā pati sieviete, viņa ieraudzīja mani, viņa izskrēja ārā no tās kāpņu telpas, kur viņa sēdēja tādā izgaismotā. Viņai bija sāk rādīt. Man tas, un es iesūtīju bučiņas. Tā kā, my God! Ja man to darītu vīrietis, ko tev darīja šī sieviete, man vajadzētu iet uz terapiju, probably. It's fucking wild. Tas būtu tā kā sexual harassment. Bet crazy, ir mēs ar tas būtu straight čalis, un tu zēji augšā un tev pēc tam papraši kaut 100 eiro. Jā, kā tev liekas, kas būtu noticis, tu būtu uzgājis? Es domāju, ka man prasītu naudu par šo procedūru. Bet pēc tam, ne? Es domāju, ka pēc, jā. Jā. Es domāju, es uziet augšā, tā kā viņi man apsēdinātu arī šitādā klubu krēslā. Viņa taisīt vaļā manas bikses un tā kā... Nē, es nedomāju, Es domāju, ka... Es zinu, kā notiek blowjob, bet es domāju, tā kā... Tu biksti, viņi paņemt rokās man. Šis nav tā kā tik detalizēts raidījums mums, bet es gribēju jautāt, kā, ja viņi teica, ka tu esi gejs un viņi tāpat lūdzu tev uznākt augšā, ko domā, kas būtu noticis? Honestly, zini, kā viņa bija tāda... Mazā, viņa bija, tā kā, protams, viņa bija sāk kaut kur līdz padusei man. Viņa izcēs pēc tādas, ar kuru es labprāt gosipotu. Jā, bet... Tā kā es labprāt būtu viņas menedžerītis. Es zinu, kāpēc man gribētu, lai Artūrs būtu preci jaunus gājis augšā. Es kā for the plot. Tās būtu tik interesants. Vai zināt, tavu experience. Kā tu justos kā gay guy ar kaut kādu prostitūtu. Tā kā... Jā. Tu varētu savu grāmatu sarakstīt. Es varētu. Good for her. Domā, viņai tur ir arī kaut kāda aizsardzības sistēma un... Es domāju, ka nē. Es domāju, ka izsitējis tajā kāpņu telpā kaut kur ir droši vien. Varbūt ja kāds tam negrib samaksāt, tad tā kā... Bet plus, es domāju, ka tas tā... Viņi ir sex positive. Ļoti sex positive. Spānija? Jā. Es domāju, tā sieviete ir ļoti sex positive. Viņa arī, jā. Viņa... Bet jā, un tad, saku, jā, tad jau mēs saprotam. Bet kādā rajonā jūs dzīvojat? Vai ne, jūs viesnīca būs bordelim? Nē. Man tas hostels bija ļoti tuvu centram, bija 7 minūšu attālumā no tā, nevis galvenā laukuma, bet, tā kā, tur sākas, ķipa vecpilsēta. Rajons sauc Soho, līdzīgi kā Londonā. Un, ķipa, new and a rising neighborhood un kaut kas. Bet diezgan normāls rajons.
Jā, tad nākamajā dienā bija tā, ka es gāju uz Starbucks uz brokastīm, man tur uzbruka bombzis. Jo viņš man prasīja naudu. Es viņam teicu, no, I don't have any. Un tad es sapratu pēc tam kaut ko bišku, ka viņš man kliedz virsū par to, kā tu vari ēst brokastus un man neiedot naudu. Un pēc tam tā kā cilvēki apkārt man sēdēja apkārt to. Un tad jau mēs lēnām atlidojām mājās, un man jāatzīst, uzreiz nebija temperatūras šoks uz šiem -16 grādiem. Bet tāpat es jūtos diezgan not depressed, bet man žēl, ka tāds pagāja. Cik gadi bija tie prostitūtai? Girl, Es domāju par viņu. Ja man vajadzētu minēt, es teiktu 42. Ui, tik daudz. Bet mēs, ko viņa redzējusi savā dzīvē? Cik Gan jau briesmīgas Un lietas. viņai bija arī vēl kaut kāda asistenta klāt. Jā, bet kur tā kā laikam... Cik mēs kā asistenta tādā biškustīmā ar pēdu, kur viņa pieraksta. Jā. Crazy. That's real wild. Nu, jā. Tāda tā pasaule ir modernā Eiropa. Tā kā tā, tas arī bija viss no manas malagākajām, ka mēs kaut ko vēl nepastāstīju, bet iztērēju daudz naudu, sadzēros. Cik tu izterē, mēram? Kādus 200 eiro, 250. That's Egyptas all-inclusive. Tagad nē, es tūlīt rakstu saviem privātskolniekiem, ka ir laiks. Nākamnedēļ skola sākas. Privātskolnieki assemble! Please! Jā, tā kā tā. Wow. Atvainojies, šitais bija diktīvi. Es pa vidu nedaudz aizmigu. Jā, bet tā kā bija prostitūtas stāsts, man bija tāds... Tā vajadzēja to sākt. Vajadzēja klikbeitot ar to. Šis būs mūsu thumbnailā prostitūtas, iešķiepšu prostitūtu iekšā. Ok, bet tā kā respectable, jo tas arī ir darbs cilvēkiem. Jā. Mēs respecting sex workers here. Viņi lūdzās gay guy, lai viņi... It's crazy. Nu, cilvēkiem ir jāpelna kaut kā Tur jau tā naudu. lieta. Jā, nevar neko izdarīt. Viss kaut kāda cilvēka. Good for her. Labi, ka ir tādi cilvēki, kuri ir, zina, ko viņi grib darīt. Šāpēc tā bija viņas first choice, bet ok. Varbūt. Bet iedomājies, cik desperate. Tā kā, jo tas tiešām bija tā, ka viņai gāja garām, ka viņi lec ārā no tās kapitālas, viņai bija tā kā pilnīgi crazy. Viņi jau uz kodām drugs, ne? Nē. Kas viņai bija mugurā? Tāds mazs topiņš, kroptopiņš uz lencītēm, tāda viegla jacīta, kur arī kropota. Un man šķiet, ka viņai bija tādi ādas svārki līdz šajienai. Klasisks sex worker. Jā. Un tā kā lūpas sarkanas, skropstas Zils liels. atsvans. Nē, man šķiet, viņai bija tādas smukijai. Vairāk tā kā, bet tāds Pieaudzētās, tā kā tās fake skropstas pilgtas. Tik daudz neskatījos viņas acīs. Jūs vienkārši kaut kad... Bet tajā brīdī, ka viņa teica to, ka tā kā, I can suck you off real good. Un viņa tā kā viņa rabo tās savus krūtus, un es tikai skatījos tiem pupiem. Like, being gay doesn't make me not a man. Ok. Labi. Es saprotu, ka viņi tev tā kā kaut ko teica, kā come up, being gay doesn't make you not a man. Let me suck you off. Crazy. I can suck you off real good. Kāda liekas, cik maksā, kāds viņas rate? Es domāju, 50 eiro stundā. Tik maz? It's a cheap country. Varbūt. Paldies par šo interesantu Šis stāstu. bija skaisti. Šis bija skaisti. Jā. Skaisti. Bet tad tavas vēdera problēmas tā arī beidzās, ka tu iedzer Starbucks un viss bija labi, tie sandviči. Tev tā kā burbuļo vēders, tu gribi iet padirst normāli, atnovieši kādu prostitūtu, pēkšņi gribi tevi kaut kā izvilkt. Nē, tāpēc, ka es aizgāju uz atzīmēju, parakstījos McDonald's toaletēm. Jā, bet es to izdarīju kaut kā ļoti, ļoti savākti. Kā tu to parasti dari? Nē, tādā ziņā, ka netīšām sanāca, ka nebija daudz jātīra aiz sevis. Tikai bišku. Bet, nē, tā kā pirmās 2-3 dienas, protams, man vēderam viss bija kārtībā. Es nezinu, kas man notika tajā priekšpēdējā dienā. Sāk nākt ārā pa Varbūt, bet vakar, lai tu ilgi kaut ko tur, es nezinu, tu laikam mazgāji sevi, mazgāji zobus, visu mazgājies. Man bija tādi krampi, man liekas, es tūlīt lekšu ārā pa kaut kādu balkonu, man bija tik slikti. Bet tajā brīdī es saprotu, ok, jā, man vēl projām Sorbeks tajā brīdī palīdzēja uz to minūti. Sorbeks bija pametis tavu ķermeni. Jā.
Jo nevar tā kā pieklāvēt, hei, man ir slikti. Nē, bet es domāju, tā kā, ja tu esi kaut kādā in the middle of, like, kaut kāds tur pimple cream look, es nezinu. Es varu iziet ārā. Nu, nē, es pats ietos. Jā, labāk piedars biks nekā dzēt Latīcija, kurai pimple cream uzlikts. Labi, bet bija paldies. Tas bija ļoti skaisti. Esam jauno gadu svinībām, kur tu padalījies ar mums. Un, man liekas, tev nākamreiz ir jāizslēdz telefons, lai tu nezvani mūsu landlordam. Jā, tiešām. Bet labi, vismaz, ka viņš nepacēla, ne? Domāju, viņš piecēlās no tava zvana? Es domāju, ka viņš vēl tusēja. Tusēja? Es domāju, viņš kāds bļaļs var Arturs, kas viņai notic dzīvoklī. Jo viņš atbildēja uzreiz, kā es viņam uzrakstīju. Un viņš domāja, ka tas ir boilers, please, or some shit. Jā. Loks izsists. Labi, es tad ieskicēšu ātri, kas notika ar mani šīs pēdējās dienas un kāda ir mani piedzīvojumi bijuši. Un tad mēs arī virzīsimies pie mūsu beigu segmenta. Kāds mums laiks ir šobrīd? Vai tu vari dot? 56:08. Un atceries, ka mums vēl ir Asnēkīs. Jā, bet es izsāstīšu par sevi, tad es došu. Protams, jā. Man nekas daudz arī nav noticis. Jauno gadu svinēju cirkā. Bet es pirmo reizi vispār biju jauno gadu svinēt tādā pasākumā. Jāatzīst, ka es biju par ielūgumiem, un ja man būtu jāmaksā, tad es būtu diezgan sēda. Jo tas pasākums pats, tā kā var redzēt, ka tas laikam jau bija 3. gadu vai kaut kas, un viņiem jau apnika, viņi tur taisīt beigas stilīgo. Bija daudz cilvēki uz vienu brīdi, bet tad kaut kā palika mazāk. Nebija baigi pēkt, varēja tā kā normāli staigāt. Un, jā. Tu biji no paša sākuma jau? Nē, es biju no 11:30 apmēram. Jā, lai tiktu iekšā bija rindas, un pie bāriem īsti nebija rindas, piemēram. Dzēru tekilu šotos, jo es negribēju, jo es esmu atklājusi, ka, es nevaru atklājusi, bet tā kā sapratusi, ka es nevaru dzert neko gāzētu, ja es dzeru alkoholu, un es nevaru arī ar cukuru kaut kādas lietas. Tā kā, es varu, bet ja es jaucu alkoholu ar cukuru un vēl kaut ko gāzētu, man ir lielāks iespējams, ka man ir slikti nākamajā dienā. Un tekila vispār ir tāds alkohols, kur tā kā nav cukurs, arī paša alkohola iekšā. Tāpēc sākumā es dzēru tekilas skinny bitches, un tad tur es dzēru jau vienkārši tekilas šotus. Kā jūs tos, piemēram, par vodka cranberry? Cranberry juice arī ir cukurs. Jā, bet tas ir domāts, ka tur netik daudz. Un arī vodka ir cukurs, man liekas, ne? Nē, vodka ir, jā. Viņa jau dzer no cukura. Šajā bija. Vispār jebkuru alkoholu nedzer. Tur visam tekilā nav. Es domāju, ka pārējos skaņu jau ir, bet tekilā nav. Viņš vēl likās, ka šņabs ir no kartupeļiem. Ir, bet šņabi no jebko tu var uztaisīt. Oh my god. Man liekas, pat ķīmijā skolē teica, ka pat no koka varētu uztaisīt šņabi. Tas no galda vienkārši. Wow, interesanti. Tā vismaz ķīmijas skolē teica. Šādās ķīmijas skolotājiem. Bet jā, šis cirka pasākums bija fun, tā kopumā. Es biju ar savu draugu Madaru, šautauts Madarai. Ko es gribēju teikt, bet jā, par rindām. Tur bija ļoti gara rinda uz garderobi, lai tiktu ārā no turienes. Tā kā ļoti gara rinda, būtu jāstāv vismaz kādu stundu, lai dabūtu savu meteli. Tie cilvēki, kas strādā pie metļiem, vai nu high, vai nu lost. Paņem numuriņu un vienkārši staigā un meklē kaut kur. Es nezinu, viņi visi tur izties, ka viņi būtu on something. Es redzu to garo rindu. Es zinu, ka tur strādā tādi inkompetenti cilvēki. Ko es daru? Es pielienu visiem pa priekšu. Jo es atklāju. Tur bija tā kā rinda no 2 pusēm. Viena puse bija, kas tā kā grib tikt ārā, un otra puse, kas grib tikt iekšā. Un tie cilvēki, kas grib tikt iekšā, tur bija kādi 6 cilvēki, 5 cilvēki. Tie, kas grib tikt ārā, kad 50 cilvēki. Es piegāju un es piestājos rindā tajā, kas grib tikt iekšā tajā mazajā rindā. Un es dabūju savu mēkli, un mēs izgājām kaut kādas 10 minūtēs ārā. Bet es domāju, neviens par to neiedomājas. Un tā kā vispār arī par rindām tik bieži, arī, ka mēs gribējām tikt iekšā cirkā, mēs pielīdām priekšā visiem. Mēs piegājām priekšā pie kaut kādiem cilvēkiem, mēs teicām tā kā, čau, mēs atnācām beidzot. Un viņiem bija tāds, pirmajiem bija tāds, nē. Un tad mēs aizgājām pie nākamajiem. Un mēs sakām, čau, paldies, lā. Un viņi mums palaidēja sevis. Un tad mēs arī tikām ātrāk iekšā. Oh my god. Bet es domāju, kā mums kā sabiedrībai ir tāds noteikums, ka mēs stāvam tajās rindās un ka mēs nelienam viens otram priekšā un mēs respektējam patiesībā to. Un cik būtu
briesmīgi, ja mums nebūtu tāds likums, ja mums nebūtu rindas. Un tu visu laiku pārkāpi šo Es visu likumu. laiku nepārkāpu, es vienkārši tajā vakarā pārkāpu, jo es neredzēju jēgu stāvēt tajās rindās. Vai šī ir tava Letīcijas petīcija? Nē, Okay. Man Letīcijas petīcija atkal ir par džimbā. Neliec augšā. Man Letīcijas Paliec petīcija, es teiktu, atkal ir par tramvajiem. Es vienkārši nevaru. Es nebiju ļoti sen. Letīcijas petīcija. Es nebiju ļoti sen braukusi ar tramvaju. Un es vienu dienu braucu tādā, nedaudz pilnā tramvajā. Es nesaprotu tiešām tos cilvēkus, kuri tu stāvi, tu būs nākamā pietur. Tu stāvi avieslī tā, ka tev, ka tu kāpsi ārā, jā. Avieslī tā, ka tu kāpsi ārā. Un kāds tev tā kā piespriež priekšā? Vai nu piespriež priekšā, vai arī baksta. Es atvainojos. Jūs kāpsiet ārā? Jūs kāpsiet ārā? Es saku, jā, tā kā es stāvu pie pašām durvīm. Ko es vēl varētu darīt? Arī, ja es nekāpšu ārā, ko es darīšu? Tā kā nelaidīšu tevi ārā? Tā kā loģiski es palaidīšu ārā. Tas, tad, kad ir tukšs tramvajs un cilvēks tev stāv ļoti tuvu, arī es nevaru izturēt. Man liekas, mums kā sabiedrībai vajadzētu iziet kaut kādus kursus, kā braukt pareizi sabiedriskajā transportā. Tajā skaitā arī vilcienos. Es braucu ar jauno vilcienu, es atcerējos. Es tikko atcerējos, bet arī turpin. Nē, bet kādā bija Vivi meklē marketinga komunikācijas vadītāju. Nē, jūs tur esat briesmīgākā vieta, kur šobrīd strādāt. Kas ir Vivi? Vilcieni. Viņas tā sauc Vivi? Tas ir jaunais zīmols. Jā. Nav vairs pasažieru vilciens. Kādā patika? Vienā vilcienā. Tur ieiet iekšā, tur nosniedz biļetīte, pat kā kādā tramvajā, sabiedriskajā vai kaut kur. Vienīgais tāpat to biļeti pārbaudīs, jo es domāju, ka pusi no cilvēkiem nesaprot, ka tu vari noskanēt to biļeti. Tur arī, man liekas, varēja nopirkt tāds maziņš. Bet ļoti forši, smuki, viņš tāds, patiešām, tajā liekas, ka tu brauc pirmajā tramvajā. Viņš tādu pašu vaibu, ka tu brauc pirmajā tramvajā. Brauc uz Jelgavu viņu? Nē, uz Rīgu. No Jelgavas? Jā. Jā, un man nelikās, ka viņi kursē Rīgu Jelgavu. Kursē jau kādu laiku. Bet, jā, tagad tur es Ui, kas notika? Jūs man dzirdat? Jā, mēs to dzirdam. Es izrauju savu vadu. Bet jā, tagad vilcieniem iet grūti ļoti. Bet par ko es vispār runāju? Jā, par to, ka cilvēki nemāk uzvesties sabiedriskajos transportos. Jo es vienu dienu atkal iekāpu tramvajā, ir tukšs tramvajs. Es sēžu, un man kaut kāds vīrietis pienāk, un viņš vienkārši nostājās tā, ka es netieku ārā no savas vietas, bet ir tā kā tukšs tramvajs. Viņš vienkārši stāv. Viņš tā kā turās pie tiem te un stāv. Ar sevi pret tevi? Ar sevi pret mani. Un tā pretīgi. Tā kā, un es vienkārši neskatos viņus, ignorēju viņu, bet es redzu ar perifēro redzi, ka viņš kā stāv un viņš skatās, bet ir tā kā tukšs tramvajs. Un es nevarēju izturēt, es vienkārši tā samazināju sevi, un tad es tā kā izlīdu starp viņu tā kā rokām ārā un aizgāju citur. Vienkārši pretīgi. Un vienu dienu mēs braucām arī no Barbie movie, un vasarā, laikam tas vēl bija, vai rudenī. Nē, kā bija Barbie movie? Vasarā? Jā, vasaras beigās. Un arī mums, tā bija Taylor Swift's filma. Mēs braucām no turienes ar Paulu tramvajā, un mums arī kaut kāds vīrietis vienkārši sēž mums pretī, un viņš tāds meitenes, pasmaidiet. Un pēc tam arī kaut ko visu laiku runāja ar mums, un es nevaru izturēt vīriešus, un es nevaru izturēt tramvajus, un es nevaru izturēt visu. Es kaut kā nesen tajā RPP aplikācijā atzīmēju, ka tramvajā ir iekāpis vīrietis smakojošā apģērbā, iekavās urīns. Es domāju, ka katru dienu kaut kādā saņem. Iekavās urīns. Jā. Lai viņi zina, ka tā situācija ir nopietna. Jā, es arī vakar iekāpu tramvajā, un bija tā, es iekāpu pēdējā tajā vagonā. Tur sēž kaut kāds smirdīgs vīrietis. Es eju uz nākamo, tur ir tās sievietes, kuras sludina par Dievu, kurām ir tie milzīgie plakāti un stendi, un tāds fuck, es eju uz nākamo. Tur arī kaut kāds creepy, vienkārši vīrietis sēž un lupīm, kaut kāds Ellas tramvajs, es nevarēju, gāju vienkārši tālāk, kaut 5 Ellas loki. Bet jā, tas par tramvajiem viss, man liekas, būs mūžīgs kaut kāds bīvs ar šo visu. Okay. Nākamā lieta, ar ko man ir bīvs, ir es pati, jo es nevaru pēdējās naktis aizmigt. Man tā kaitina tas, ka es nevaru aizmigt, jo tā ir tik stulba situācija. It kā varētu darīt kaut ko produktīvu tajā laikā, ne? Bet tu nevari neko darīt, jo kaut ko darīt, jo tu esi noguris. Tev nav miegs. Un tad tu mēģini aizmigt, bet tu nevari. Un es vienkārši guļu un skatos, es arī nevaru paskatīties telefonā, jo visus izskatīšos, man vairs nav ko tur skatīties. Skatīties kādu filmu, arī nē, jo man nāks miegs. Strādāt, arī nē, jo man nāk miegs.
riebis tā situācija. Man tā pēdējās nakts ir kaut kāda insomnija pretīga. Miega serveris ir ciet. Jā, bet tu nebija mājās, nebija kas aizņem. Jā. Un tad man sākās viena nakti tā kā panikas lēkme, laikam, es nezinu, kas tas bija. Man kādreiz arī tā bija, ka man liekas, ka es mirstu, un tad es arī nevarēju aizmigt. Man ir vienkārši kaut kāda mentālā krīze, un I'm struggling pēdējās dienas. Es gribu atgriezties pie tā jaunā gada. Labi. Jā, daudz jautā. Nē, tā kā labi, tu aizgāji prom no tā cirka. Jā, pareizi, sorry. Nepabeidzu stāstīt savu jaunā gada stāstu. Nekas tāds nenotika. Mēs vienkārši dejojām visu vakaru pie mūzikas, tad mēs ar Madaru aizgājām, mēs bijām diezgan drunk. Mēs tā kā gribam aiziet uz Palādījumu, kas ir turpat blakus, un tur bija mūsu draudzene Anda. Un mēs domājam, varbūt mēs varam tur tikt iekšā. Mēs ejam, pa ceļam mums piesinās kaut kādu vīriešu, un tas vīrietis tāds, jums ir mājās televizors? Un es tā kā saku, nē, mums nav mājās televizors. Bet jums ir mājās televizors, jums ir vispār mājās kaut kas, kur var skatīties kaut ko. Es saku, tā kā, nē, un viņš iestirās tā kā Madarai elkonī. Mēs iesim pie jums uz mājām. Mēs nākam pie jums uz mājām, bet viņš bija tāds 40-gadīgs vīrietis, un viņam bija otrs draugs arī tāds 45, vienkārši kaut kāds pretīgs. Un es paņēmu Madaru, un viņš kā, es saku, nē, un viņš neatiet no mums, viņš kā seko mums līdz. Un es vienkārši paņēmu Madaru, un mēs skrējām uz Palādījumu. Bet mēs aizējām uz Palādījumu. Un mēs gribam tikt iekšā, mēs gribam tā kā nopirkt biļeti. Un es viņam jautāju, vai mēs varam nopirkt biļeti, viņš saka tikai skaidrā naudā. Un draudzene Madara, viņa tā kā rāda savu Apple Pay karti, un viņa saka tā kā, nu jā, man ir, kas šī nav nauda? Un tā kā pilnīgi drunk, un viņi nesaprata konceptu skaidru naudu tajā brīdī. Tāpēc vienkārši aizgājām apakaļ uz cirku. Jā, mēs bijām kaut kādos 5 mājās, dejojām, tusējām. Nice. Nekas tāds nenotika. Spridzīga ballīte. Nē, kas bija tas? Dzirkstoša ballīte. Dzirkstoša ballīte, jā. Bet pirmo gadu neskatījos vispār runu. Es dzirdēju, ka Edgaram Nakēvičam bija laba runa, bet es nedzirdēju viņu. Nu, es klausījos, bet cik es dzirdēju, nezinu. Nē, es gribu viņu noklausīties vēlreiz, ka tā kārtīgi. Jā, also bija Evelīna Parkera. Cirkā bija Evelīna Parkera. Un man liekas, ka viņa ir dzirdējusi, ka mēs par viņu runājam šajā podkastā. Un viņa bija ļoti vēsa pret mani. Jā. Not so friendly. Honestly, her loss. Her loss, jā. Jūs redzējāt, ka viņu atkal cancelo social media. Jā, bet es nedoskatījos vēl. Basically, par ko viņa cancelo, viņai bija storija. Un par to, ka puišiem ir slikti Tinder profili. Kas ir true? Tā kā vīriešiem mostly ir slikti Tinder profili. Jā. Un tās lietas, ko viņi tur teica, kaut kādas bija tā kā vēraniem. Viņai bija viens punkts, kur viņa teica, ka puiši nedrīkst postot bildes, kur var redzēt, ka viņiem ir androids. Jā, kaut kas tāds. Jā, bija tāds... Vēl tajā Bestabū apskatā viņa kaut kur runāja par Bestabū. Jā, Bestabū viņai bija gada grāmata, tā kā nominācija. Viņai nesa to statuīņu? Nē, tur vienkārši runāja tie stand-up comedians par viņu, jā. Oh my God. Nu labi, lai jau tā, lai jau Evelīna dzīvojās. Nē, protams, bet vienkārši, jā. Es gribētu, lai viņa atnāk kādreiz vēlreiz uz nobīdi, bet Viņa neizturētu, man liekas, manas jautājums, kas man viņai būtu. Tiešām, bet varbūt arī viņa nemaz neļautu. Viņa pati runātu visu laiku. Bet jā, kāpēc viņas hengo apakaļ ar Lotu? Kāpēc mēs tik ļoti aizgājām šajā virzienā? Es vienkārši gribēju pateikt šo faktu, ka es viņu sveicinājos, un viņa tā kā pat negribēja man kādā sveicināties. Jā, bet love. Labi, Artur, what's in your stomach? What's in my stomach? Tātad šodien iegāju šajā Snekolendu veikalā ar cerību atrast kaut ko tādu, kas ir, kas ir pietiekami funky. Bet es ne ar domu, ka būs kaut kas pretīgi. Man gribās tos, ko mēs pagājušajā ēdām. Poki? Tie zemeņu steks, tie bija ļoti labi. Nē, bet ko es šodien atradu? Neuzminēsiet nekad. Man bail. Kad roltoni. Ir čipsi ar kanēļmaizīšu garšu.
Chaz, of course, ka Chaz. Cinnamon Christmas edition. Īstenībā es redzēju Maksimā, kad ir Chaz ar karstvīna garšu. Ko tu runā? Jā. Šitie te paši Tas čips, kur firmas taisa arī ar vega. Viņiem ir ar vagina garšu. Bet tu Ar augstās grupas. vaginu. No vagina, beidz, varbūt tas būs noslēgums. Bet jā, pagājušas ar medus un kanēļa. Izklausās jau labi. Tā firma man vienreiz bija atsūtījis piera kasti ar visādiem dažādiem čipsiem. Tur bija Tur bija arī vagīnas. Toreiz vēl nebija, ne, bet tur bija kaņepju. Un tā kā, man liekas. Tā kā weed, jā. Jā. Mm. Chaz. Paldies. Kartupelis ar medu un... Smažo vienkārši pēc Cheers. basic cheers. Goši pēc vagīnas. Ne, uz beigām ir ok. Tas Pēc sākumā tāds šoks, kāpēc? Tas pirmais medus hits ir briesmīgs. Jā. Es jūtu tikai kanēli. No sākumā tāds rīktīgi salds medus. Man ir tāda cukuriņa gandrīz. Nē, es vienkārši jūtu kā cukuru ar kanēli. Mm. Un ir kaut kāds Ziemassvētku edition droši vien. Vai tā ir Tur tāds rakstīts, eglītes un jā. Es cepurītes, saprotu, jā. vēl vienu, tad vairs nedīšu. Tur rakstīts Christmas edition visu. Mm. Bet kinda? Bāc, es cerēju, ka būs tā kā... Ko Es tu cerēji? cerēju, ka būs intensīvāk tieši kanēļa garša. Tur iebēt kanēli iekšā. Bet ir interesanti īstenībā. Nav slikti. Pirmais tos... Es gribētu viņu jau kaut kādā mērcītē. Kādreiz Kādā bija... sweet chili mērcē. Jā. Kādreiz bija sirsniņas ar kanēli arī uz Ziemassvētkiem. Jā, bija ādažiem. Labi, es vēl vienu. Viņa Droši. gribētu redzēt, kaut kādā tādā nenormāli spicy vietā viņu iebāzt. Jā. Jā, viņi būtu diezgan labi, ja viņi būtu spicy. Jā. Tad uz krievu ar saldumiem tagad ir jauna gotiņa ar nosaukumu pūķis. Un tā ir gotiņa, kurā iekšā ir čili. Viņš tāds labi jas. Oh, wow. Īrs ar čili. Labi, vēl vienu. Viņa ir tā, vai ne? Nē, viņš pēc, ka čipši ir addicting. Kartupeļi ar apšveļu, cukurs, īsi milti, garšvielas, bedus pulveris, baltās akācijas pulveris. Whatever that means. Jā. Un Brīnda. paprikas ekstrakts. Kā krāsviela. Labi, iesim, es domāju, tālāk. Labu apetīti. Bon apple titties. Bet pirms mēs dodamies uz to, ko mēs sagaidām no nākamā gada, varbūt 3 vārdos vai arī kādus spilgtākos 2023. gada notikumus jūsu dzīvē, kas bija tāds spilgtākais, jūs varat padomāt pie sevis. Kas mums vajadzēja sagad... Nē, pēc tas būs pirms mēs dodamies uz to, ko mēs domājam par 2024. gadu. Jūs vienkārši paši, kas bija spilgtākais, kas notika jūsu dzīvēs, vai arī 3 vārdos, kā jūs raksturotu 2023. gadu. Man liekas, ka es vienkārši turpināšu runāt, kamēr jūs vēl domājat, bet man liekas, ka mans spilgtākais bija tas, ka es nomainīju darbu. Jā. Tas noteikti bija viens no spilgtākajiem notikumiem. Tas bija jau tā kā uz gada nogali. Noteikti tajā sakarā arī man vecajā darbā, man vairāk kaut ko tā kā profesionāli bija tāds spilgts gads arī saistībā ar to, ka es pabeidzu maģistru. Un arī vecajā darbā man ļoti patīk sadarboties ar Svetbanku un visi tie projekti, ko mēs tur darījām. Arī tāds noteikti spilgts notikums bija manā dzīvē. Un ceļojumi, kuros es biju, kas ir uz Turciju un uz Skotiju. Tas noteikti bija mani highlighti. Man laikam būtu... Jimby. Man noteikti Opener festivāls ir labs highlights, lai gan es domāju, ka tas, kas tagad būs, tas būs vēl labāks, kā šis bija, bet šis bija ļoti patīkams gads. Un tad, ko es varētu izcelt? Protams, abi mani braucieni uz Zviedriju. Abi braucieni uz Gēteburgu. Viņš netiek vērā. Jā, es nezinu, kur lai es noliekos. Kad man bija iespēja 2 reizes pabūt tur. Un jāatzīst, lai arī cik traki tas nebūtu noticis, man arī dziesmu svētki. Dziesmu svētki arī ir viens no highlightiem manā pagājušajā gadā. Viena no tā iemesla, ka es varēju būt visos pasākumos, un bišķi kaut ko piedzīvot no visa. Un otrs ir, ka es varēju kaut nedaudz būt tie organizatoru komandā.
Un randiņā bija. Jā, tas bija tas, kas mums vēl projām pietrūkst. Vai ne? Es šogad salīdzinoši daudz ceļoju, man liekas. Biju gadus sāku to, kad jau braucu toreiz uz Itāliju, tad vēl biju Kiprā, biju Marokā, biju arī gan Lietuvā un Igaunijā. Jā, viens no kādas spilgtākajiem notikumiem ir tas, kad salauzu savu roku. Tas vienkārši tā kā ingrained in my memory. Es vienreiz dzēju, ko salauzu un fucking vienkārši, ko domāju, mēnesi tagad bļauj ģipsi. Atvainojos plamoriem, bet tas bija diezgan... Jā, tas bija diezgan. Tas bija diezgan. Un vēl, ka šogad tāds bija, es nezinu, aizgāju uz puslodzi šogad, arī tāds big change, man liekas. A big change. Jā, jo man vien bija jau tāds, ka tu darbā esi tik ļoti izdedzis, ka to vienkārši tāds fuck this, I'm out. Un tas aizgāju uz puslodzi, un tas arī bija diezgan tāds liels notikums, es teiktu. Kamēr es atceros ātri, tev zvanīja tas vīrietis, kuram es iedevu tos kontaktus šodien. Tas, ko es tev teicu. Pirms kādu laiku es iedevu vienam vīrietim tavs kontaktus. Jā, man bija nebūtu tāds svešs numurs šodien. Bet es nezināju, kas tas ir, un es nepazvanīju. Es viņam arī atzvanīšu tad. Es tieši tā kā galvās, ka nezinu, kas tas varētu būt, bet es nesalīju kopā. Šīs atzvanīšu viņam rīt. Labi. Jā. Bet jā, tad kopumā gads tāds ceļojumiem bagāts izklausās, ka nobīdēja bijis, ne? Jā, es biju 1, 2, 3, 4. 4, jā. Bagāts vīrs. Bagāts vīrs. Bet kas tad ir tas mūsu, kāpēc mēs šodien sapulcējāmies, ir par to, lai mēs Tas bija. Tu nopirties? Nē, tas bija ļoti skaļi. Tas skaļš pirdiens, ļoti skaļš. Tāds, ka tev sorbeks vajadzētu iedot. Tur nepalīdzētu. Tur nepalīdzētu, tur jau viss tur ir izdejas pozīcijā. Jā, izlasīt, kā izsprāga caurums krēslā. Bet jā, kāpēc mēs šodien sapulcējāmies, ir, lai parunātu par to, kādi tad ir mūsu nākamā gada pareģojumi. Yes. Gan privātajā dzīvē, gan arī vispār. Vai jums ir vispār stākšu tā? Vai jums ir kādi resolutions, bet kā to sauc? Apņemšanās un predictions par jums pašiem, par sevi nākamajam gadam. Man ir tā kā lietas, pie ko es gribētu piestrādāt. Kaut ko es sarakstīju. Un tad lietas, kas man arī čista būs šogad. Man jānolasa viņas. Tu vari pastāstīt, jā. Labi. Pirmā lieta, ko es gribu darīt, ar to, bet es gribu šogad sanāc pie tā pieķējušies, bet gribu vienkārši apsēsties, to visu sarakstīt uz papīra. Un tā kā, lai gan šajā pēdējā laikā tā mēģinu, kopš es atkal varu rakstīt ar savu roku, to vairāk mēģinu plānotājāt visu kaut ko. Okay. Katrā mēnesi mērķus un blablabla. Bet tas, ko es gribu izdarīt, es gribu fucking samazināt savu screen time telefonā. Jo, tas, cik stundas varu notopīt TikTokā, man sāp. Pastīties, cik man ir. Jo citas dienas, kad esmu reāli noslēgājis 10 soļus un vienkārši 6 stundas sēdēs TikTokā, man tāds, that is not normal. Bet vajag arī tādas dienas. Vai citreiz, bet redz tā, ka tu sāc dienu TikToku, tu tā kā arī šodien, es šādu neko nesmu izdarījis normāli. Un pirms mēs nācām, man bija tāds, man vismaz ir jāskārto istaba, lai man ir sajūta, ka kaut ko esmu izdarījis šodien vērtīgu. Oh my God. Man tā dēļ, ka es skatījos to jauno gadu, 1. janvārī, man rādās, ka man screen time ir 23 stundas 59 minūtes. Ko? Un ka es visu to laiku, visas 23 stundas 59 minūtes esmu sēdējis ltv.lsm.lv. Tu sēdēji 24 stundas LV? Nē, tur jau tā lieta, ka nē, bet vienkārši tas bija tieši brīdī, kad kaut kas tur sičo, tā jaunā gada dēļ. Sāpīgi, jā. Jo, piemēram, šodien ir kas tāds mums šodien? 4. Ir 4. janvāris, un man šogad jau ir TikTok stundas. Nē, tas ir šonadēļ, nevis šogad, sorry. Man šonadēļ jau ir. Tas ir šogad. Man ir 11 stundas un 45 minūtes jau TikTokā. No cik 96 stundām? Jā. Tad 10%. Skaņa sāpīgi. Ir skaņa sāpīgi. Man ar TikTok ir tā, ka man ar vien vairāk sāk palikt tur garlaicīgi. Man ir kaut kādi vakari, kurus nevaru aizmigt. Man dažreiz ir tā, oh my God, es mīlu šo aplikāciju, viņa ir tik perfekta. Bet ar vien mazāk ir tādi mirkļi, kur man liekas, ka kaut kas tur ir funny. Es ievēroju, ka man tieši tā, ka es nevis vienkārši to visu laiku pavadu for you page, bet es kaut vienu creator, un tas binge-watchoju. Viņi pēc tam vakar man līdz kaut kāda random čiks, tā kā blondi mati. Viņi ir tā kā, man liekas, kaut kāds OnlyFans, kaut kas samīdzīgs. Viņi tā kā saistīja par to, kā viņi teiku, tā kā tur guļa čaļiem, un viņi palika pregnant pēkšņi. Tā kā viņi tāds, fuck. Jā, bet viņi tā kā tik... Viņi to visu tik... tetovējumi? Nē, nav sejas. Viņai ir boobs tetovējums tāds, un tad ir big boobs ar blondi mati. Un es tagad skatos viņu, tā kā vienkārši
Binžošoju. Tā kā vienkārši vakar sēdēju kaut kādu stundu skatījos viņas stāstus. Viņa arī bija Spānijā tieši nesen. Tā man arī ir bijis, jā. Jā, bet jā, tas ir viens mans lieta, ko es gribu piesādāt. Tad es gribu šogad mazāk vilkt luni. Jo man liekas ļoti bieži velku luni. Jūs izmantojat tādu teicienu? Jā. Ar tevi Man ir tāds panika, bišķi, jā. Kas ir vilkta luni? Nu, ka tu vienkārši tā kā lūņo, un tu neko, tu vienkārši kā velc luni. Bet Slinko? sasaistās kopā ar to pirmo, ne? Jā, arī tu vienkārši gultā skaties, tik tu velc luni, un tev tāds, nē, rīt, nē. Un man besī tas, un es gribu dabūt savu kādu enerģiju šogad. Un es ceru, ka man, nezinu, 10 līdz es varu parādīt, ka man kaut kas, nezinu, trūks, un man liekas, man pēdējā pusgadā liekas, ka man nav enerģija, man nav spēks, man liekas, un, jā, gribu beigt vilkt luni, jo es tā kā pat redzu, kad ir vairākas opportunities, man liekas, bieži viņas nevis kārtīgi paņem un izbauda, bet man ir tāds, ko pēdējā brīdī jāatcer kaut ko izdara, lai Dievs miež, tas ir dānu, un es varu vienkārši gulēt gultā un tālāk neko nedarīt, kas nav forši, tā kā tas nav fun. Jā, tad gribu vairāk pētīt par savas mental health, protams. Lai gan man liekas, jau vairākus gadus arī tur ik paliekam rakstu dienas grāmatu un tur izvērš kaut kāds mērķis, bet man ir tā, ka es tam pieslēdzos ļoti periodiski. Un es gribu vairāk tā kā lasīt grāmatas, arī vakaros, jo man ir, protams, arī ir gulētiešana. Es vienkārši lasīt grāmatu, vairāk kā reflektēt, vairāk rakstīt un tā kā vairāk tajā pasaulē iebāzt savu īkšķi. Vai tu negribi arī pamēģināt terapiju? Es domāju, ka tas būtu kaut kas, ko es gribētu šogad izmēģināt. Jā, būtu fun. Un vēl es gribu vairāk arī teikt, nē. Es jau šogad iesāku to visu darīt, jo es zinu, ka tas man arī darbā esmu people pleaser, un man tāds, jā, labi. Un es pasaku jautājumu, kurš, bļā, es šķiet negribu darīt, jā. Es negribu to darīt, man tas nebūtu jādara, es vienkārši gribu tā kā ķipa izpalīdzēt, lai gan es vienkārši negribu teikt, tā kā tātad, kas man besīts, gribu vienkārši vairāk teikt, nē. Okay. Es gribu vairāk teikt, jā, bet es gribu vairāk teikt, fucking nē. Ja es negribu darīt, lai es neju darīt lietas, ka tāpēc, ka es jutīšos, ka kāds būs neapmierināts, ja es to nedarīšu. Tieši tā. Un lietas, kas man liekas, ka man būs šogad, un man liekas smieklīgi, jo es tieši šogad biju mājās, un es agrāk katru gadu rakstīju pa lietas, ko es gribu nākamgad, un es vienmēr rakstīju, es gribu saucēt garus matus, un man liekas, man beidzot šogad, man šis te būs gari mati, jo tagad jau viņi ir salīdzinoši tā kā gari un veselīgi, un man liekas, tā kā šogad vasarā man tur būs arī gari. Mamma jau tā, vai tu esi pieaudzējis matus? Nopietni. Ielikās, ka... Love vibe. Vočas vibe. Jā, bet ne, man bet ir tādi healthy un veselīgi, un es gribu viņus beidzot. Nebelini tikai. Lai viņi iestādītu, ka ir vēl es domāju, bet man šodien piekājas tas mazās čipsnes, bet es turos. Ja, varbūt tu vari nobalināt citam, man piemēram. Varbūt tu vienkārši citiem cilvēkiem izvēlēt matus. Tas arī palīdzēs. Vēl viena lieta, ko es jau pirms 2 gadiem rakstīju savos mērķos, es vēl dzīvoju Bauskā, un mans mērķis bija, es gribu dabūt 10,000 sekotājs tiktu kā. Rakstīju to, tagad es dzīvoju Bauskā. Es domāju, ka šīs būs gads. Šīs būs gads, kad es beidzot Šīs būs gads, kad es beidzot dabūšu tos 10,000 tiktu kā. Bet, tu arī tagad, tu esi atradus beidzot savu nišu. Jā, arī par to es protams, jo man liekas, ka es pirms tam slēku lēkāju, man patīk gan tur trendi, gan tur ir pat kāds vlog, un man liekas, tagad man ļoti beidzot atrados tādu konkrētu satura virzienu, konkrētu tādu specifisku nišu, pēc tam arī tie mammas TikTok. Tas kaut kas tāds tieši teikt bērnības traumas par tām. Jā, un tas ir tāds kaut kas specifikas, tā kā esmu happy par to. Straight auditorijai. Jā, tas gan. Viņiem arī ļoti labi. Es viņus lieku Instagram rīlos, un viņiem tur ir labi iet. Tur daudz Facebook views, un tāds, visi trīs, tā kā visi millennials eating that shit up. Eating that shit up. Jā, un vēl lieta, ko es mērķīju nākamajā gadā, kad nobīda dabūs sponsoru. Vienu. Only one. Ai, klusums. Bet es jūtu, kad nobīda dabūs sponsoru nākamajā gadā. Es jūtu. Nākamgad, 25. gadā. Nē, tas ir kā šogad. 24. Jā. Un tas ir par mani. Par maniem. Kas tev ir par sevi? Manā vācelītē ir 4 punkti. Viens punkts ir, viens ir celties agrāk. Burtiski celties agrāk. Katru gadu, man liekas. Man liekas, tas nebūtu grūti, jo tu tagad celies kaut kādos 12. Ne? Vai teikt, ka tagad tur celies agri, tu neesi uz ofisu? Es eju uz ofisu, jā, un šodien es darbu gan kaut kādos 11, 20, 30, 40, kaut kas tāds.
Bet jā, man priekšsēdētājs man satika, viņi tādi, ok, es uz tevi vēl nebļaušu pirmajā dienā. Tāpēc, ka es mūsu Ziemassvētku balītē, darba Ziemassvētku balītē atļauju visiem saviem kolēģiem sevi pazemot. Šodien es noskatījos to video klipu. Atļauju sev pazemot un bulijot, jo es esmu apsolījis, ka šogad es būšu darbā katru otrdienu līdz piekdienu, un vēlākais, kas ieradīšos darbā, būs 10:01. Oh, wow. Jā. Atcīmos, tev sākas tā office darbs. Mums nav tā, ka mums sākas un tad beidzas. Mēs tā kā faktiski, galvenais, ka tiek izdarīts savs darbs, bet es zinu to, ka tā kā, man vienkārši jāsņemās, man jāsāk celties, celties agrāk, bet tā kā, faktiski īstenībā jācelties agrāk un sākt normālāk dienu, nevis līdz 10 glušņām. Jo tagad, kad es ceļos agri, tā kā man jāiet uz darbu, diena ir tik garāka, tik daudz ko var izdarīt. Jā, arī tas. Otrs ir pabeigt maģistru, jeb to uzrakstīt. Jo es domāju, tas nāks ilgi un sāpīgi, bet redzēsim. Trešais ir. Šis ir izējot ārā no manas karjeras krīzes, kas man bija nesen, ka es gribu sākt mācīties programmēšanu. Vai tā kā user interface design. Tā kā iespējams kaut ko uz to, vai tā kā jebkurā gadījumā es gribu arī tāpat kā tu teici, iemērkt īkšķi, bet es gribu iemērkt pirkstiņus programmēšanā, bet tā, ka nevis tur HTML un es taisu mājaslapu, bet tā kā vairāk kaut kādā veidā to apgūt un pastīties, kā man tas varētu sākt un vai man tas patīk vispār. Jā. Un pēdējais ir just to get myself out there. Tā kā iet vēl vairāk randiņos. Šogad es biju laikam varbūt uzrakstīt saviem randiņiem, pēc tam palava ap ziņu? Vai tas nav? Arī, jā. Es tagad, starp citu, es tieši nesen, es neesmu stāstījis, es uzrakstīju vienam, tā kā no kurienes ieslīdēja viņa direktos, un mēs sarunājām kaut kad pēc jaunā gada satikties. Atstāstīja man to. Jā. Tā kā, es vienkārši gribu get myself out there, pasīties, kas tur ir, varbūt vēl vairāk iepazīties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Gejiem. Jā, paldies. Tā kaut kā, nekas daudz, es negribu sev neko daudz likt virsū, bet, es tā kā skatījos varētu tādām reālām lietām, kas man varētu tiešām. Nedzirdēju, kur bija kļūt tīrīgākam. Tu jau tagad, Nav ko atbildēt. Jā, es saku, tieši tā, ir lietas, ko es vēl pagaidām negrasos mainīt. Tas nebeigsies labi tādā gadījumā. Nevienam no mums. Es nedzirdēju, ko jūs teicāt, jūs domājat par savu rību. Es teicu, kļūt tīrīgākam. Viņš teica, ka nē. Tad es teicu, ka tas nebeigsies labi nevienam no mums. Tādā gadījumā. Bet par mani. Es gribētu vairāk lasīt. Jo man liekas, ka es šogad izlasīju laikam 2 grāmatas. Divas grāmatas. Un es gribu būt tas cilvēks, kas izlasīs vismaz 10. Nākamgad. Es nekad nezinu, vai tās būs tādas gudrās grāmatas, ko lasa parasti miljonāļi, bet es vairāk gribu, varbūt ne arī tik ļoti lasīt grāmatas, bet kā lasīt kaut kādus rakstus un pētījumus, jo man ļoti sākus interesēt ir antropoloģija. Zināt par cilvēku. Jā. Un arī dažādi socioloģiski jautājumi. Tā kā es gribu vairāk varbūt lasīt un uzzināt par to, varbūt iet vēl vienu maģistru mācīties. Girl, stop. Bet tikai tā. Atceries, cik. Nē, bet tikai tā kā, ja es esmu budžetā, un ja es nedomāju par maģistra darbu īsti. Vienkārši iet paklausīties lekcijas. Iet, kad gribu, iet, kad es negribu. Un ja es izkrītu no tā budžeta, labi, vienalga. Viņš ņem ārā dokumentus. Jā. Bet tas ir tāds, tas ir tā, es noteikti to nedarīšu, bet vairāk gribu lasīt un uzzināt lietas. Vēl man liekas, ka man noteikti, ja šogad turpināšu, kā es viņu iesāku, būs jāpadzīvo kādā mental hospital. Jo not doing good, patiesībā, jā. It looks like I'm doing good, not doing good. Vienu dienu stāvēju pie autobusu un bija tāds, šodien, tā kā iet viņam priekšā. So, probably vajadzētu padzīvot kādā iestādē, bet es nezinu, vai tas būs iespējams. Tad es gribu aizbraukt uz Islandi vēlreiz. Jā. Lasīju, ka tagad viņi lēnām gatavojas otriem izvirdumiem. Būs vēl viens. Laikam, nevar saprast. Es gribētu vasarā, kad ir silts. Vai arī pavasara beigās. Cik silts tur ir vasarā? 15 grādi? Es domāju, ka maksimums 20. Atkarībā kur?
Mēs bijām Santā. Nekas vēl drīz, vēl kāds 15 minūtes. Labi, es vienkārši turpināšu. Un es gribu vairāk iet pie ārstiem. Jo arī tie skaitās terapiju varbūt. Vienkārši liekas, ka I'm slowly dying un ka man ir kaut kāds vēzis. Bet labi! Also, mēs ar Santu vēl šogad redzēsim Tayloru. So tas ir something forward. Es domāju, ka tas būs mans 24. gada highlights. Būs Taylor Swift, tas būs mans highlights, jo es arī biju aizies uz filmu pagājušajā nedēļā. Labāk vēl nekā nekad. Arī tas bija pēdējā diena, kad viņa bija pieejama kinoteātros. Sākās filma un es sāku raudāt. Tas vēl man tāds, tā kā, it's Miss American, un man tāds... Jau raudu. Un raudāju kāds pirmās 2-3 dziesmas. Es domāju, kā būs koncertā, mīļie? Tas ir žēl, ka jūs neesat vienā koncertā. Jā. Nu, bet mēs tāpat nebūtu vienā vietā. Okay. Bet labi, mūsu nobīdes nākamā gada pareģojumi. Jā. Vispārīgi. Es domāju, ka es arī pēc tam viņus varēšu apkopot un pierakstīt, un tad mēs varēsim skatīties, kas ir piepildījies. Jā, patīk šie bingo. Jā. Es domāju, ka mēs katrs varam pa vienam tā. Tev ir lūdzu pierakstīt, Santa? Jā. Man ir 4. Es sagatavoju tikai par latviešu slavenībām. Man ir kaut kāda vispārēja un arī latviešu slavenībām. Jā, tikai par slavenībām. Bet, let's do that. Visi mīl latviešu slavenības. Jā. Es domāju, tu vari sākt, tad Santa un tad es, un tā mēs varam iet zapli. Man ir Didriksone ir atkal pregnant. Tas ir labs. Es domāju, ka could be true. Es varu ātri turpināt, jo man arī ir pa Didriksone. Man ir līgoti foto ar Nauru Didriksonu un kādu vīrieti. Jā. Varbūt mēs varam tā spēlēties, jo man atkal ir kaut kas saistīts. Latvian sextape leaked. Tātad kāda sextape būs visiem publiski pieejams? I love this. Tas labs. Labi, Santa. Man ir side bangs būs atpakaļ modē. Bet šis labs man patīk. Jo es arī tiktu kā redzēju, jo es vienmēr ka šogad bija ļoti daudz 90s, tā kā blowouts, layered cuts, un kas nāca pēc layered cuts un 90s un blowouts bija side bangs. Un man liekas, ka side bangs būs back. Oh, wow. Bet negluži tādi, kā mēs viņu redzējām. Es domāju, ka jā. Bet es domāju, ka viņš nebūs gluži tā kā viņš bija agrāk, bet kad viņš būs tā, ka celiņš jau savā lēnām iet uz pusi. Jo man liekas, ka ļoti daudz šogad cilvēki jau ģērbās tajā, kā sauc, 2K vai 2K stilā. Un man liekas, ka sidebangs ir vienkārši kaut kas, kas tur dabīgi nāk klāt. Varētu tā būt, jā. Samants Tīna ir stāvoklī un viņai piedzimst dēls. Jo Samantīna mūsu queen apprecējās. Jā, so honestly varētu būt. Lauras Reiks coming out. Es to iedomājos. Lauras Reiks publiskās attiecībās. Jā. That's beautiful. Man ir arī kāda latviešu slavenība iznāk no skapja. So, could be true. Could be true. Let's hope so. Jā. Man ir Kanye West mistiski pazūd. Es nezinu, kāpēc. Jo viņš tik bieži runājas par to, ka viņi nolaupīs Illuminati un ka tagad ir klons. Un man liekas, ka būs kaut brīdi, ka Kanye West vienkārši pazudus. Pusgadu un neviens ko nezinās par viņu. Varbūt viņš pats kaut kur būs aizbraucis, bet es domāju, ka pusgadu Kanye West sabiedrība no tā iegūs. Okay. Baibas Ipaniece aiziet no Star FM. Es nezinu. Viņa tā kā jau tik ilgi. Būtu a big thing. Būtu. Dons pārstāv Latviju Eirovīzijā. Jo man par Eirovīziju, kad vienkārši tiek finālā. I'm keeping it humble. Ok. Santa? Jūs nedomājat, ka Markus Riba beidzot tiks Eirovīzijā? Es par to domāju, bet es nezinu. Small chance, jā. Small chance. Aplikācija līdzīgi kā AskFM kļūst populāra. Faktiski visu laiku jau kaut kas parādās. Tas telonim. Kur ir jautājums, tā kā anonīms jautājums. Jā, bet nekas vienkārši nav bijis tāds, kā AskFM. Jā, tur bija influenceri. Tur tā kā bija cilvēku, ko uzņēmīs. Fallen. Jā. Un tas... Wafel HC. Jā. Wafel HC. Rihards Goldmans. Ar savu brāli. Un tas repers arī. Grafamans. Jā, Grafamans. Šis ir tas, ko man Anda teica, jo es viņai jautāju, kas varētu būt. Teica, Latvijas izlases tieks uz Olimpiskajām spēlēm Parīzē. Tiek kurā sporta veidā? Basketbolā. Well, Ginger Cross. Es teicu, no one cares. Es teicu, neieliec to. Jā. Man ir
Evelīna Parkere atrod vēl vienu veidu, kā nopelnīt. Jauns projektiņš. Bez rotām influencēšanas vai dating app. Man ir Evelīna Parkere sadarinās. Oh my god! Bet she dates to marry. Par sadarināšanos man arī viens par engaged. No. Taylor Swift gets engaged. Okay. Es lasīju, ka daudzos tas bija. Jā. Okay. Bet es actually domāju, ka viņi break-upos. Jā. Man par to ir vesela monologs, ko es varu stāstīt, bet man liekas, ka tās attiecības ir pārāk publiskas un I love them. Man nav zero hate par to visu. Bet es esmu pārāk skeptiska, ka tās attiecības ir tik publiskas. Es tieši domāju, ka būtu vienkārši viņa ilgu laiku, jo mēs arī nezinām, es domāju, ka būtu viņa ilgu laiku, pirms tam jau bija kopā līdz viņa tā kā mērīt publiski, jo daudz spekulē, ka viņi jau sen izšķīrās no tā iepriekšējā čaļa. No Joe, jā, bet viņi jau pēc tam vēl bija kopā ar Matty Healy. Vai viņi kaut kas bija? Jā, bet tas tāds. Bet, jā, es nezinu, es esmu diezgan skeptiska par tām attiecībām. Bet, ja viņi apprecēsies, no hate. Nomirst kāds no Latvian Royals. A.k.a. Vairavīķi, Rems Pauls. Es gribēju to rakstīt, jo rakstīt, bet izvairījos. Es tā kā jautāju Madrai Randu, vai man rakstīt par to, un viņiem bija tāds. Bet, I'm sorry, but I think someone will die. Man ir, šis gan varētu notikt pavisam. Nē, es nezinu kā. Royce Rogers gets cancelled completely. Girl, man ir tas pats. Man ir Royce Rogers gets cancelled. Kāpēc jūs domājat vienādi vienkārši? Jā, man ir cancelots Royce. Man ir Royce Rogers gets cancelled. Oh my god. Tā kā tādā ziņā, ka viss. People have enough. Tā kā Shane's Lawsons. Jā. Tā kā no comeback. Man nākamais ir... Cik man ir tā kā pilnīgi random. Atcerieties, kad bērnībā bija populāri bedazzlot visu. Man liekas, ka drīz nāks kā atkal bedazzled džinsu bikses. Bedazzled džinsu bikses. Jā. Okay. Tā kā tā, ka tur bija kaut kādi sūdi puķītis no bedazzled sūdiem. Un es jūtu, ka kaut kas tāds būs šogad. Vai tev neliekas, ka vispār džinsu biksēm vajadzētu pirms tam atnākt atpakaļ? Jo man liekas, ka mēs esam aizgājuši atpakaļ no džinsu biksēm. Kāpēc mums nevienam šobrīd īsti nav patiešām? Bet man liekas, mēs cilvēki vienkārši tādā funky bikšu ērā vairāk. Kad nevis tev ir parastas džinsu bikses un tu maini topiņas, bet kad tev patīk tāds dažādas bikses. Viņi noteikti ir oversized, riktīgi oversized. Jā. Nekādas straight skinny jeans. No. Okay. Jums ir vēl kaut kas? Man vēl ir 5. Armands Simpsons family drama. Could be. Viņš tā kā Armands Simpsons arī tāpat kā Aivis Ceriņš. Such a family man. Something will go wrong. Bet par Aivi Ceriņu es biju dzirdējis šīs baumas. Par Armandu Simpsonu esmu dzirdējis tikai to labāko. Par viņu ģimeni. Nē, man vēl 2. Jā, tā kā, nezinu, bet Aivis Ceriņš. What happened? Okay. Rihards Lepers atkal kļūst par vecpuisi. Es būšu tavs Rihards Lepers. Jā, viņš ir precējies, viņam ir šeit jau arī 2 bērni. So es gribu, lai viss šķirās, basically. Man nepatīk Rihards Lepers. Okay. Un vēl viens. Olga Riecka goes crazy. Tā kā, pilnīgi off the rails. Tā kā Britney Spears. Jā. Dejo, tā kā Britney Spears. Jā. Latviešu Britney Spears. Bet viņi ir. Free Olga Riecka. Imagine, vienkārši tik tā kā ko dejot. Jā. Es vēl biju screenshotojis kaut kādus, kas ir tā kā par popkultūru. Man vislabākais likās, ka Euphoria gets cancelled. Es domāju, ka jā. Man liekas, ka viņš tā kā... Es domāju, ka tu nebūsi vēl viens sezonu, jā. Ariana Grande un SpongeBob surprise wedding announcement. Jā, bet es domāju, ka tu pat būtu tā, ka ir announcement, ka viņi ir apprecējušies, jā. SpongeBob? Tas viņas ugly vīrietis. Artur, nezinu, ka viņas esmu SpongeBob. Es nezinu. Man patīk, ka arī tik tā kā neviens viņu nesauc pat vārdā, visi vienkārši saka SpongeBob. Jā. Esponja 40. Ko tu domā par šo, ka šeit bija Lady Gaga begins to fall? Begins to fall, like, tā kā, you know, that's Lily Heels sāk lēnāt. Tas video, kur viņa tā kā tajā Super Bowl. Jā, lēc tā kā tāds zirneks lejā. Tā kā Katy Perry, piemēram. Bet, zini, jā. Man liekas, ka Katy Perry būs tā kā comeback era. Bet Lady Gaga vispār ir tāds downfall, ne? Viņai ir tāds downfall, bet tas viss ir kopš tā, man šķiet,
Nu, tā kā viņas tie spēcīgie 2 albumi bija. Jā, bet viņi tiešām ir pievērsusies vairāk aktrises karjerai. Man liekas, viņas nāk labi un viņiem var. Jā, un es tā kā domāju, ka viņi noteikti turpinās ar mūziku, bet viņi vairs nebūs tik aktuāli. Mums ir Olivia Rodrigo in her place. Nu labi. Pilnīgi kaut kas cits, bet ok. Vai Dua Lipa. Redzēšu Dua Lipu. Lady Gagai viņai ir tāds crazy vibes. Jā, es nezinu, man neviens cits no māksliniekiem pašlaik nedod Lady Gagas vibes. Jā, tieši lasīju Doja Cat varbūt maybe. Varbūt, bet viņai ir bišķiņ citādāks crazy vibes. Jā, Gagai bija tāds friendly crazy vibes, Doja Cat ir tāds, kad viņi varētu man nosakot miegā crazy vibes. Jā. Bet labi, tas tad arī bija visas apkopošanas. Es uztaisīšu tādu bingo, ko mēs varēsim arī ielikt mūsu socials un sekot līdzi visu turpmāko nākamo gadu. Paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums 2023. gadā, protams, vai ne? Mums bija 2 sezonas 2023. gadā, 3. un iesākām 4. Un daudz kas notika, un paldies jums par atbalstu, un to, ka jūs skatāties mūs arī YouTube, un klausāties Spotify, un klausāties citur, kur jūs varat klausīties podkastus, un sakot mums Instagramā, gan nobīde ar 2 i, gan mums katram privāti. Nekad neatceros jūsu Santa Bush Baby. Es vienmēr atstāvu to tēdzīvus Oh my God. Kā That's actually mean. A.Rthur. Jā. Same. Arthur. Oh. Un Ladīca Līva. Un sekot mums arī TikTokā, kur mēs ļoti bieži liekam TikTokus. Un vienkārši mīliet viens otru, mīliet sevi. Kāds epizodes jautājums? Ejiet nodot asins analīzes. Epizodes jautājums ir, kāds ir jūsu asins tips? Es nezinu īstenībā. Es zinu savējo. Asins grupa? Es vienmēr aizmirstu. Asins grupa, laikam. Jā, asins grupa. Jā. Vienmēr aizmirstu. Man ir B-. Jā, tad es nezinu arī, kāds ir mans. Es vienmēr aizmirstu. Es vienmēr pajautāju mammai, viņa pasaka, un es vienmēr aizmirstu. Jā, kaut kāds generic basic droši. Jā, man ir kaut kāds basic. Nu, parasti A+. Populārākā. Es nezinu, kaut kas ir baby, bet Man kolēģiem bija tas retais. Nulle rēzus, vai kā viņš sauc. Kaut kā tam līdzīgi, Jā. Nulle Jēzus. Bet labi, paldies jums, mīļie. Lai jums veiksmīgs šis nākamais gads. Un stay cool. Jā, un stay cool visu gadu. Bučas, atā. Čau!